Manā gadījumā jau vairs nekas par sliktu nenāk. Es jau visu slikto pats esmu sastrādājis. Gāja lejā, viņš man palūdza, lai es noeju viesnīcā Ņujorkā pārbaudīt, vai atbilst bildēm meitenes. Es pa koridoru staigāju, un viņam teica, bet tur kāds 7 meitenes bija. Jā. Vienīgais gudrīts, kurš aizgāja ēst makaronus un vistu tajā pēc Šveices spēles, un vienīgais, kas saindējās, jo vispārēji maķītī paēda. Sēdēja galā, vienmēr tie alkoņi uz borda, zin kā NHL, viņš to vienmēr pārlec te. Šak, gribu spēlēt? Es saku, jā, šak, skaties. Nākamajā maņā vienojas kājas norāja, viņš 2 minūtes sēž atpūšās, es mazākumā tieku. Ir bijuši gadi, ticiet man, ka jūs tur negribētu ieiet tajā ģērbtē. Tur 3 runā par vienu, 3 par citu, vispār citā dimensijā dzīvo. Esiet sveicināti hokeja podkāsta 9. skatītāji un klausītāji. 66. epizode ir klāt, kā ierasts ar jums. Es Lotārs Zariņš, Ulvis Brože, tāpat. Un šodien pie mūsu viesos arī 3 zvaigžņu ordeņu virsnieks, arī Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš. Sveiks, Kaspar! Vakar! Klau, jāsāk vispirms ar to, ka mums tāda pirmā epizode pēc ļoti ilgas pauzes, tā kā visiem laikojiet, abonējiet, lai nepalaistu garām nākamo, kas būs pēc pusgada droši vien nākamā būs. Bet, lai ieskrietos, zināmā parasti ir kaut kāda rādus salidojuma vai jaunais gads, un tad, lai iepazītos, tur ir kaut kādas parasti spēles, tur, es nezinu, apmēram Kazdārzā, vai arī iepazīstina ar sevi, un tad mēs izdomājām pāris ātros jautājumus. Iepazīstināt ar sevi, ja? Tā kā pirmie būs viens vai otrs, un tālāk jau būs tad bišķiņ plašāki, bet pirmais tāds standarta - vārti vai piespēle? Piespēle. Futbols vai basketbols? Basketbols. Titaniks vai Šreks? Šreks. Ritens vai svarzāle? Ritens. Rosols vai šašliks? Iešu ar šašliku. Brīvdiena dabā vai uz dīvāna? Abas baigi patīk. Sākumā no rīta dabā un pēc tam otro dienas pusi uz dīvāna. Krosbijs vai Makdēvids? Krosbijs. Soda metiens vai pēcspēles metiens? Tas ir kā tas ir domāts. No spēles laikā soda metiens vai bullītis? Tā kā pēc spēles. Spēles laikā tad jau nevajag vilkt līdz spēles laikā, protams, bullītis. Mans mīļākais radio ir? Nereklamēšu. Ne. Man personīgi, es klausos Star FM no rītiem braucot. Asākais aizsargs Latvijas izlases treniņos? Griezīšos pie savu draugu Freibergu. Viņš tur mēģina kaut ko tur no muguras grūst, bet mēs viņu ātri audzinām apakaļ. Aplikācija, ko es atveru telefonā kā pirmo no rīta? Ko es atveru? Tā jāpadomā no rīta. Kaut kādas ziņas parasti izlasu. Jāgrib pamostos ziņas, bet tās jau nav aplikācijas. Es jau old school, es eju saitā iekšā. Internet pārlūks, ja, telefonā. Jā, ieiet internetā izlasu ziņas pārsvarā, kas notiek jauns, kas noticis pa iepriekšējo dienu. Vai vislaimīgākais es jūtos? Kopā ar ģimeni. Un tad pēdējais ir jāsaliek tā savā zvaigžņu maiņa, kur ir viens vārdsargs, 2 aizsargi, un tad vēl 2 uzbrucēji jāpiemeklē. Tie, ar kuriem tu esi spēlējis kopā. Nav tur obligāti vienā maiņā, bet ar vienā kuriem komandā. Es esmu spēlējis vienā komandā, tādus pa visu pasauli vai latviešu? Jā, pa visu pasauli. Te būs ilgāk. Vārdsargs, sāksim ar vārdsargu. Kas man ir bijis? Tādi Vēznes. Laikam Tuka Rasks ir, bet es likšu, es esmu spēlējis ar Arturu Irbu kopā. Viņš savējais tomēr leģenda arī NHL un Latvijas hokejā treneris, man komandas biedrs bija, tā kā, es nezinu, foršs cilvēks. Jā, es vienmēr pa savējiem. Tālāk no aizsargi vienā komandā Sandis Ozoliņš. Es esmu spēlējis vēl ar tādām mega zvaigznēm. Eriku Karlsonu droši vien liktu. Man tāds starp Eriku Karlsonu un Kārlis Krastiņu. 2 dažādi pilnīgi tipa aizsargi. Bet šoreiz iedošu Erikam.
Kārlis arī bija vērts, bet tāds labs uzbrukuma aizsargs. Man gribās, lai man nav, lai es tur varu kādu golu iemest. 10-9 beigsies spēle. Jā, un tad uzbrukumā, pirmais, kas nāk prātā, noteikti ir Jaromīrs Jagrs. Pat vienā maiņā jau uzspēlēja Bostonā. Man obligāti pašam jābūt, vai es varu stāvēt. Tu vari stāvēt arī soliņu, mēs atļājam. Ja es varu uz soliņu, tā kā uz sestais, ja vārdsargs mainās, ja man lēž, tad... Bet pirmais cilvēks, kas taisa savu zvaigžņu izlasu un noliek savu rezervē, tagad rezervists, bet Jā, Daniels Alfredsons droši vien ir tāds iespaidīgs hokejists, kas tāds daudz piemērus, kā būt līderim komandā arī parādīja Otavā. Tur Bostonā baigi daudz no kā izvēlēties. Es teikšu, Sergejs Žoltoks. Es nekad es laikam nevaru viņu ņemt, jo es neuzspēlēju. Viņš man bija Elks bērnības. Tā kā no visiem hokejistiem, kāpēc arī ar 16. numuru spēlēju, es tomēr, un tie man bija liela pārdzīvojumi. Vispār dzīvēs bija Maskavā, kad viņš aizgāja. Tāpēc man viņš bija kā hokejists, laikam tāds etalons. Sands bija laikam visiem puikām tā kā iedvesmotājs un superstārs, bet man kā uzbrucējiem Sergejs bija laikam pirmais tāds. Mums intervija notiek sporta bārā Olīrijas, kur var teikt sports ar atpūtu, vienojas kopā. Tev jau Kaspar arī savā ziņā tagad sports ar atpūtu. Sports Mogo RSU komandā, hokejistu kārtā, bet gan jau ka atpūta arī mazliet vairāk ir nekā iepriekšējās sezonas spēlējot Eiropā. Mājās jau laikam ir tomēr brīvāks tās rokas. Jā, tā liekas, ka brīvāk ir. Vienkārši tev ir, tā, kad tu esi prom tajās sezonās ārzemēs, tu vienkārši to laiku neliederīgi izmanto. Tu vienkārši sēdi divānā un gatavojies nākamajai dienai. Šeit mājās ir arī Mogo liels pluss treniņi ir agri no rīta, jau 9 beidzās ledus, plus vēl tur zālē ieeja, kaut ko padarbojies. Pa lielam 10. tu esi ārā no halles jau, un tad tu vari saplānot savu dienu diezgan produktīvi. Es paspēju izdarīt lietas ar bērniem, aizvest, atvest, palīdzēt sievai, pa tādām ikdienas lietām. Mājās kaut ko padarīt, piekārtot. Tur, tagad jau tas laiks tāds, kad īsti dārza ar vairs nav ko darīt, bet es esmu iestājis mācīties, jā, lai tas laiks būtu vēl produktīvāks. Neklātienē mācos, tā kā nākas arī diezgan daudz lasīt visu kaut ko, jo pirmo reizi man ir tādas mācības neklātienē. Man likās, ka būs drusku savādāk, bet baigi daudz pašam jālasa, ir tā informācija jāvāc. Tad es cenšos tajā dienas laikā kādas 3 reizes, kad man tuvojās kaut kas svarīgs tajās mācībās, tad 3 reizes pa pusotrai stundai, jo es ilgi nevaru. 5 stundas no vietas es nevaru lasīt. Tad tu tur sāc jau drusciņi pa kaut ko citu domāt. Un tā tas, jā, forši. Laiks aizpildās. Kaut kā ātri pienāca novembris, teiksim tā, ka tev ir tas produktīvi jau tūlīt novembra sākums, jā. Ko tu mācies? Biznesa vadības koledžā. Man Renārs Freibergs pamudināja, jā, viņš pats stājās iekšā un divi ir vieglāk, tā kā viens otram tur var palīdzēt kaut ko, un man arī nav augstākā izglītība, tā kā beidzot ir iemesls. Pagājušas ziemas pamācījos to treneru kategoriju, nokārtoju, un tagad ir jāiet uz augstāko izglītību. Tu pieminēji dārza darbus, nosaucis vasarā, kas ir tā lieta, ko tu dari vislabprātāk, un tā, kur tev vajag piespiest, lai tu iet uz, grābt labs vai pļaut zāli vai rakt bedri. Man nav tāda lieta, kur jāpiespiež. Man patīk, es jau no bērnības esmu uzaugis privāti mājā, tā kā vienmēr bija tie pienākumi, kas bija jāizdara. Tagad jau ir viss tā diezgan atviegloti. Visu roboti dara. Zāli pļauj robots, baseinu tīra robots. Ir ārpus sētas, es nopļauju, reizi nedēļā jānopļauj, jo tur tas robots netiek ārā no sētas. Tad ir basēnā tur sūkņi, kaut kas vienmēr jāpatīra. Tāds ietilpīgākais darbs ir 2 reizes gadā jumtu mājā, jo man ir plakanie jumti pēc kaut kādām lielām vētrām vai rudens pirms ziemas sezonas uzkāpt uz jumta tās skujas, kas ir sapūstas tajās vētrās, lai drenis nav cieta.
Un bruģi tīriši mājā balts bruģis ir, un tur ir daudz priedes, tā kā nākas, 2 reizes gadā mēs viņu ar karčeriem kārtīgi nomazgājam, lai smuki izskatās, lai māja visu laiku prasa kaut ko darīt, tad tas bruģis, lai smuki izskatītos, ka tu esi tādu uzlicis, tad ir nāks arī pastrādāt. Vai kāpēc balts bruģis, tas no baltajām slidām iedvesmojoties? Es nezinu, apkārt bija tāda, viss zaļš man priedes, mešs, tā kā smugs zaļš zālājs. Man likās, ka uzlikt to pelēko klasisko bruģi, man māja pelēka melnu. Gribējās kaut kādu kontrastu, lai ir tas zaļums, un tad beigās tev tāds gaišs bruģis. Likās baigi forši, bet tad tu saproti, ka baigi jākopja. Tur robots nevar notīrīt. Nē, to gan nē. Tur ar roku darbs staigā ar to karču, man baigi lielā platība tam bruģim. Tā kā tur ir tāds uz visu dienu. Tā kā varbūt kāds var pieteikties arī noteikti izpalīdzēt pa brīvu tev notīrīt viņu. Nē, kamēr spēks ir pats tikšu galā. Ja pareizi atminos, Covid sezonā viens pats dzīvoja mājā, ja, un tad tu viens pats visu tos darbus darīji. Tas bija iepriekšējā mājā, jā. Es atbraucu 2 tās nedēļas, bija tā karantīna, tad es vienkārši, lai nesajuktu prātā vienam, tad es tur izdarīju visu, ko es varēju ar nazīti. Es atceros, tur bija tas pelēkais bruģis un tie mazie, to zāli dabūt ārā, tad uz ceļiem staigāja, visu tur terases krāsoja un visu sadarīja. Mēs ne par mājas darbiem, bet tas aktuālais jautājums šobrīd ir tas, cik tev karsts telefons. Tur nāk izziņas, zvani, e-pasti vai kāda ir tā situācija hokeja tirgu šajā brīdī? Teiksim tā, pēdējās 2 nedēļas pilnīgs klusums. Tas arī saprotams. Tā bija tas oktobra sākums, bija pareizāk septembra beigas, bija, kad telefons zvanīja. Bija 3 konkrēti piedāvājumi uz Čehiju. Uz vienu aizbrauca Indrešs, bet man bija drusku savādāks dils nekā viņam, un es pateicu, ka es nebraukšu uz. Man piedāvāja 3 komandas, tā kā tryout līdz novembrim. Es tajā brīdī sapratu, ka baigais risks, ja es aizbrauktu un es paskatījos tajos rosteros, visās 3 komandās bija kaut kādi līderi traumēti. Un tā kā nebaigi uz ilgo laiku, tur tādas 3-4 nedēļas. Sanāk tevi tā kā aizvietotu, tur vienīgais veids, kā noturēties, būtu samest 10 spēlēs 15 golus, tad, protams, tev neviens nelaist vaļā. Ar opciju pagarināt bija visi. Bet es tā padomāju, tas nav viegla līga. Visi to zina, ka tur grūti ir samest tos golus. Un, es tā domāju, tas risks bija novembra sākumā tev atlaistu. Piemēram, pateikt, tā kā mums apmierina, klasiskais variants apmierina viss, bet, sorry, ja. Un tajā brīdī, man liekas, ka viss būtu beidzies. Tāpēc, ka tev ir 37 gados ieraksts, CV sezonas vidū, kad tu tryout neesi izturējis, es domāju, ka tur vairs komandas tā kā necīnītas. Un es to lielo likmi tad sapratu, es likšu uz šīm izlases spēlēm, kas ir priekšā. Tie, kas man grib dot tryoutu, tiek arī pabrīdināti, lai brauc skatās. Tur būs augsta līmeņa hokejs. Un viņi redzēs, vai es esmu vajadzīgs vai nē. Bet man vismaz nebūs tā, ka man nenokaus to pārliecību, ka es esmu izmests no kādas komandas. Likšu lielo lozu uz to, un tāpēc es ar vienā intervijā teicu, ka pa lielam viss tas izšķirsies novembrī. Cik skautu tad būs, skatīsies tevi aptuveni? Es jau nezinu, vai viņi brauks. Tas ir tā vienkārši, ja tu tiešām kvalitīvi nospēlē tādā Deutschland kapā, kur būs, es domāju, Vācija būs ar savu labāko iespējamo sastāvu, Slovākija būs. Ja tu vari būt līmenī, tad varbūt tas tryout līgums pārvērtīsies uz to 4 mēnešu līgumu, kas tur palicis pēc olimpiādas. Tad tur ir novembris, decembris, janvāris, februāris, marts, 5 mēneši. Un finansiāli viņiem nekāda riska, jo es nekādu beigo naudu neprasu. Bet tad viņi vismaz redzēs, ka es varu spēlēt vēl joprojām. Jo tagad jau skaidrs, ka visi drusku baidās un dod to tryout, tāpēc, ka es pagājušajā gadā nespēlēju, viņi nezina. Par to opti, bet es nezinu, vai tas tā kā nav, es domāju, viņiem rādītājs. Bet, redzēs. Es domāju, vai viņi kaut kādā televizorā paskatīsies, vai kaut kādus tos institutus jau arī
kas tagad ir populāri, kad mums neskatās klātienā spēles, bet Institūtā var redzēt pilnīgi visas maiņas, tev sagrieztas tur ar viņiem, viss tas ir pieejams. Un, cerams, ka kāds iedos tad, līdz sezonas beigām līgumu. Tas lēmums spēlēt Mogo, jo mēs redzam, ir vairāk Latvijas izlases spēlētāji, viņi ne par spīti vai ne par kam, viņi negrib spēlēt tajā Latvijas čempionātā, jo tur droši vien arī kāds domā, ieraudzīs tādu ierakstu un tur viss beidzās ar to, kaut kādām lielajām līgām, tie, kas varbūt arī gados jaunāk. Tev uzreiz tas bija tāds dabīgs lēmums vai tev nebija tāda ideja, ka varbūt arī tas var nākt kaut kur par sliktu? Manā gadījumā jau vairs nekas par sliktu nenāk. Es jau visu slikto pats esmu sastrādājis. Man jau tikai, es baudu hokeju. Man nav vairs nekādas ekspektācijas. Es nedzīvoju ilūzijās. Es saprotu, ka es to lēmumu, ko es pagājušajā gadā izdarīju, beigt spēlēt, ka viņš bija pareizs, bet tagad izmainot to, man pierunāja spēlēt. Ka tas ir baigais rops. Tagad jau es tikai varu iegūt. Es spēlēju spēles, es spēlēju daudz minūtes opti, bet man tur pāri 20 minūtēm ir katra spēle. Kaut kādu to taču dabu un iemest golu, piespēli atdot, treniņi ir kvalitatīvi pie ģirta. Tiešām tagad arī bija tā, ka mums bija tukšā nedēļa, kad nebija spēles. Tur tad gatavošanās KHL līmeņa, fiziskajā ziņā mūs dzina tur ar riepām, un man tikai ieguvumi no tā. Citiem džekiem, tiem, kas ir spēlējuši visu iepriekšējo sezonu, var būt. Viņi tādi, ja viņi tā uzskata, ka tas ir iegriezums beigais, bet, ja tu gribi sagatavoties tām izlašu spēlēm novembrī, es domāju, kad pāris spēles, 3-4 spēles uzspēlēt pirms, ir vērtīgi, jo tu to plaušu tajos treniņos nevari dabūt tajā ritmā, kā kaut vai optibetā spēlē. Tagad tā līga ir ātra tāda, katra spēle ir interesanta uz nažiem. Vienu dienu tu tur liekas, it kā 7 sameti, bet tev pretīm tur dod iekšā. Man laikam ir īpaši tur daudz, bet man tas nodara. Es jūtos, ka es labāk varu sagatavoties spēlējot, nekā vienkārši 3-4 nedēļās lidojot. Tu teici, ka baudi to hokeju. Kas ir varbūt tie elementi, kā tu gūsti to baudu spēlējot OHL līmenī? Tur Mārtiņš Kārs mums pretī ir, vai kāds jaunais, varbūt kaut kādu, tur nezinu, treštalku pasaka tādu, kas tev, šito nebija dzirdējis. Tad pret Zemgali bija epizode. Jā, to man jau brīdināja pirms spēles, ka Zemgali Mogo derbijs tur ir tā, kad uzvar bieži tas, kas mentāli ir spēcīgāks, nevis labāks. Tas arī ir sava veida. Es atceros sevi tajos 17 gados, šitajos 16 gados, kad es spēlēju Latvijas līgā. Kādam vecajiem ielīdz zem ādas un norubīt viņu, man tas bija vispār lielākais kaifs. Tagad dara to pret manīm. Vai sanāk diez vai, bet tā ir tā. Es spēlēju kopā ar Soču, Meiju, Džekeru, ko es esmu spēlējis ilgus gadus, Krišs, Redliks, pretīm Kārsums. Liepājā mans čoms Brancis ir treneris. Zini, kā tev ir tādi, tu motivē katrā spēlē ar kaut ko sevi. Kontinentālais kauss 20 gadus nebija spēlējis enerģijā, elektrēnos pēdējo reizi. Arturs Irbe tur bija sastāvā, ka es biju. Nav viegli, jo ir arī dienas, kad tu tur mentāli sabrūc. Tāpat arī tajā Jelgavā man izveda, atrada, kā mani novest. Tiesneši mēdz interesanti uzvesties laukumā. Ir visu laiku ko piedomāt, teiksim tā. Bet forši. Man galvenais ir tas, ka tiešām šogad tā līga. Es tā katru gadu sekoju vispār Latvijas hokejam līdzi. Pagājušajā gadā tur laikam tāds vienīgais gads bija, kur vispār nebija konkurence. Bija 2 komandas, un šogad ir 5-6 komandas, kas cīnās. Ja Tallinā dabūja iekšana, protams, man depresija bija tāda, ka zaudēt Igauņiem, bet pelnīti zaudējām. Nebija tā, ka tur mēs cīnījāmies, bet viņi mūs apspēlēja tajā vienā spēlē. Ir kaut kāds kultūra šoks vai kaut kas, kam ir tā grūtāk pielāgoties, jo nevienmēr ir. Visi uzskata, ja tu esi labs augstākā līmenī, nevienmēr tas tā pārtulkojās to zemāko līmeni. Tur tomēr ir bijuši cita spēle, citi komandas biedri, citi pretinieki. Jo es atceros,
Pirms pāris gadiem viens no taviem komandas biedriem, man liekas, jūs Slovākijā arī spēlējāt kopā. Viņš, kad spēlēja Latvijas čempionātā, viņš teica, ka viņam visgrūtāk ir pret lietuviešiem. Viņi nebūtu nav stiprākie, bet tu vispār nevari paredzēt, ko viņi darīs, un tu viņi nezini, kā viņus apspēlēt, jo viņi tā kā amatieri mauc tev citreiz ar galvu sienā vienkārši, un tu izdomājis 3 soļus uz priekšu, bet tas jau nestrādā, tāpēc, ka pretinieks nedarbojās tā, kā viņam vajadzētu darboties. Nē, tas skaidrs, ka hokejs ir neprognozējams. Teiksim tā, katrā komandā ir tādas 2 maiņas, kur tu kaut ko redzi, to zīmējumu. Un ir 2 maiņas, jaunie džeki, kuri ar to nenormālo, piemēram, Liepājā spēlē. Man pirmā spēle bija Liepājā. Es vienkārši skatījos, un es nesapratu. Es tā kā mēģinu pareizi spēlēt, un es netieku pie ripas. Vispār man ir tā, ka es esmu 5 metri prom visu laiku. Bet tad es tā saku, jāiet vienkārši jāņem ripa. Tad tu spēles beigās tur to periodu visu laiku es ar ripu. Tad domā, kāpēc man nav momenti? Es tiešām tā sēdēju to instatu pirmo reizi, pat tā papētīju. Saku, man neviens metiens pa vārtiem, var teikt, nebija. Es domāju, protams, es pats viņu sev pametu, apskrienu, stūrī tur apspēlēju vienu, man jau ir 2, 3 virsū, tad es to ripu atdodu kādam, viņiem ir momenti, man nav. Nevar gaidīt, ka kāds izveidos priekš tevīm, piemēram, kad tu izlasē spēlē ar Ābolu un Balceru. Vienā momentā tu neko nedarot, saņem tādu konfekti, kur nevar neiemest apmēram. Šeit ir tādi momenti, tagad mēs esam maiņā ar Sarkani un Krūmu jau kaut kādas 6, 7 spēles pēc kārtas. Tagad mēs sākam saprast, tiešām veidojās tā spēle, katru spēli mēs kaut ko veidojam. Bet sākumā katru dienu cita maiņa spēlēja centrā pa labo malu, kā aizsargs vairākumā. Man arī es ģirtam teicu, eksploatēju tā kā melnstrādnieku. Vairāk mēs vēl joprojām esmu aizsargs. Es nejūtos, es arī saku, tas nav mans. Sanāk, tu visu laiku atdod piespēles. Man gribās arī būt tajā savā pozīcijā, kur es esmu 20 gadus spēlējis, bet viņi redz tā. Es daru tā kā maksimāli labāko, ko es varu izdarīt. Kaut kādu bijušo maiņas biedru tur, Laura Dārzu, viņu neuzrunājis. Teikt, Laura atnāc, spēlēsim kopā, vēl to feelingu noķert. Lauris jau ceturtdienās slido pie Freiberga, tur ir treneru ledus. Viņš tur labi izskatās, jo viņam teica kaut kad pagājušajā ziemā. Varētu jau būt, ārā viņš nekrist, bet viņš pats teica, fiziski viņš nosprāgtu, bet meistarības ziņā, es domāju, viņš tur tos savus golus samestu vairākumā. Būtu jau forši. Man tikai liekas, ka tā katrā komandā vienu veterānu atgriezt būtu foršāk. Miķels Rēliks vēl. Es domāju, Miķels jau var skriet mūžību. Tur kaut kādu Mārtiņu Cipulu. Tos visus varētu būt labi līmeņa veterāni. Bet labi, tas tā mēs te jokojamies. Bet ir džeki talantīgi, priekš šitā līmeņa. Saku, Liepāja man tā ļoti patika, ka jauni džeki, ātri, tad interesanti hokeju spēlē. Jelgavu, parasti pa televizoru skaties, liekas, tu varētu iziet tur iemest. Tur tā dod iekšā. Es jau zinu, Arta to spēles zīmēm, tā kā bija Boba Hartlī, tev neļauj elpot laukumā, tur visu laiku ir cīņa. Tu skaties no mālas, no televizora, un tu skaties, tev liekas, kas... Tur viss notiek tik lēni, un tad parasti ir OHL Instagramā ieliek tos video no tiesneša kameras. Un tu tur skaties un mēģini saprast, bija noraidījums, nebija noraidījums. Liekas, viss pēkšņi tik ātri izskatās tajā ledus līmenī. Un tas nozīmē, ka treneris strādā. Kā strādā Ģirds Ankepāns. Viņš ir tāds arī, tad, kad kaut kādas nepatikšanas sadara laukumā, tad arī var dabūt no viņa iekšās. Tas ir, to rokrakstu es zinu, no kurienes viņš nāk. No kurienes nāk? Bija tāds treneris Ģirds arī Nižņī Novgorodā. Viņš tur varēja redzēt savu protežē. Tā kā, Ģirds ir fair. Viņš dod iekšā par lietām, kad tu slinko laukumā. Un skarbi vārdi var nākt ārā, bet kaut kā pēc tam, ja mēs saņemamies, tad es tā sāku domāt, mēs jau paši piespiežam viņu bļaut uz mums. Tur izēja pirmajā periodā tā traļa vaļa, tad viņš sabļauj, un tad pēkšņi tā nospēlējam. Skaidrs, ka viņš to darīs vēlreiz. Ja tu pats nevar saņemties uzreiz spēlēt, tad treneris tev piespiež.
Tāpēc Ralfs Freibergs vienmēr brīnās podkāstā, ka viņš prasa spēlētājiem, treneris, kas samīļo vai kas sakliedz tev virsū. Viņš brīnās, kā visu laiku visi latvieši atbild, man vajag, lai kliedz virsū. Nē, es nesaku to, ka es neesmu no tiem, kam patīk kliedz virsū, bet ja tas strādā, jā, bet jebkurš iedomājas, ka tev priekšnieks atnāk, tā kā tu tāpat saņemsies. Lai arī tev liktos, ka tu labi strādā, tev sabļauj, tu tā kā negribi to darbu pazaudēt, vai otrs ir pasūtīt 2 mājas tālāk un aiziet prom pavisam. Tas ir laikam tāds, apvainojies, bet ir tā bļaušana strādā visos levelos, un tā arī notiek NHL, ticiet man. Jo mums nākamnedēļ būs Freja podkāstā saruna ar Anriju Ravīnski, un viņam arī bija šis jautājums, un viņš vienkārši izskaidroja. Man vienkārši tas motivē. Jo tad, kad man treneris apčubina, man tāds, es atslābinos. Tāpēc es ar viņu maiņā spēlēju, es tur ar viņu uzspēlēju. Tagad zināšu, ja saliks vienā maiņā, tad jābļauj viņam virsū un jāsit. Sīšana nebija, bet tas tāpēc. Pātaga sīšana. Galvas ar nūju. Bet Mogo bija vienīgā komanda no OHL komandām, kur uzrunāja arī Kijevas Capitals, arī Zemgale. Nē, Zemgale, nē, man Kijeva piedāvāja, bet es pagājušajā gadā trenējos ar Mogo jau, un man 8 minūtes no mājas no rīta ir aizbraukt līdz hallē. Es pat nebiju izskatījis citu variantu. Man apmierina tas, ka vēl agrie tie treniņi, es esmu agrais cilvēks, un Kijeva 11. trenējās, tad tā visu dienu arī tā pārāk profesionāli viņiem ir. Bet, zin kā, ja jau es piekritu trenēties, palūdzu, tad, kad man vajadzēja, es pat nemēģināju izskatīt citu variantu. Tagad, kad atkal man vajag, tad viņi nāca pretīm 2 gadus pēc kārtas man jau. Atceros, mēs bijām pavasarī Liepājā, un Edgaram Brāncim mēs tur arī tā starp citos prasījām. Nevar prasīt Kasparam, nebrauks viņš uz Liepāju spēlēt. Viņš teica, viņš nosauc tādu NHL summu, tā kā, ja mēs esam gatavi maksāt, tad davai. Bet, Liepāja man arī piedāvāja. Nē, oficiāls piedāvājums bija no Liepājas. Edgars man vasarā teica, ka viņam bija piegājuši. Viņš tā jokojoties pateica, ka Daugava brauks pa tādu un tādu summu, ko es tā kā pa jokam pateicu. Tad viņi piedāvāja uz pusi mazāk, bet bija labs piedāvājums tiešām. Bet, man tad sanāk Liepājā dzīvot atkal prom no ģimenes. Bet Liepāja man ļoti patīk. Kaut kad varbūt nākotnē, nezinu. Bet apbalvojums, kas pat izskanēja 3 zvaigžņu ordeņu virsnieks, pastāst par to, ka tu uzzināji par to, ka saņems tādu valsts apbalvojumu. Droši vien tad pat, kad jūs uzzinājāt. Nebija kaut kāda oficiāla vēstule pirms? Vēl joprojām nav bijis. Nē, vēstule šodien atnāca pastā, jā, šodien bija uzaicinājums uz pili, uz oficiālo daļu. Bet uzzināju, es jums pateikšu, ka pēc pankiem braucām mājās, kaut kādu jau tur 1,5 stundu braucām. Man nebija garstāvokļa vispār, tāpēc, ka mēs to spēli šausmīgi spēlējām, un es biju tik dusmīgs. Un pēkšņi man atnāca īziņa no manas skolas direktors, kas man bija klases audzinātāji, un viņa tagad Rīgas domas deputāte. Viņa man atsūtīja tādu īsu konkrētu lepojos ar šo lielo sasniegumu. Es domāju, to likās, mēs vinējām lietuviešus. Es jau es nebiju, ne ziņas nelasījis. Man telefons vispār bija malais, tikai tā ieraudzīju. Mēs tur pļāpājām kaut ko. Es domāju, kāds sasniegums. Ne jau tā, tā kā es zinu, ka viņa nerakstītu par to, ka mēs lietuviešus apspēlējām. Es uzrakstīju, kaut ko varbūt esmu palaidis garām, un tad viņa atsūtīja, kad esmu iecelts par virsnieku. Tālāk jau tikai, kas mēdījos parādījās pēc tam, un šorīt oficiāla vēstule bija no prezidenta kancelējas. Par to bronzas gājienu pilots atceros, ka tur daudz sūdzējās par to. Mēs tur pusdienu neesam ēduši, ceram, ka mums tur iedos kartupeļus karbonātu, tur tikai kūks gabaliņš un tāds. Mēs gribam ēst. Ka bija uzkodas. Nebija tas, ka mēs ilgi pēc tā brīvības pieminekļa ilgi gaidījām. Mēs bijām uz jumta tornī, uzkāpām augšā un vēl pa tām trepēm kāpjot, tāds sagurums bija. Tā nakts nebija gulēta, bet tur kad 1,5 stundu, man liekas, mēs gaidījām, ka prezidents pats ieradīsies. Un tad pēc tam gājām uz svinīgo pasākumu. Tur bija ātri un forši.
Es nezinu, kam tur ēst. Bija svarīgāk par to pasākumu. Bet ārā dārzā pēc tam bija, man liekas, tur pasākums. Tāda noēda kāds. Jā, kad pirmie laikam norīdīs. Aizgāja nomazgāt rokas, atnāca viss apēsts. Bet, ja tu skaties, tu redzēji droši vien arī to sarakstu no hokeja cilvēkiem, kam iepriekš ir bijis. Redzēji, neredzēji? Nē, bet es dažu zinu. Es visus nenosaucu. Kirovs Līpmans 2001. gadā, Helmuts Balders 2002. Artūrs Irba 2009. Jānis Kvēbs 2014. Sandis Ozoliņš 2014. Tas nozīmē 11 gadus no hokeja nevienam nav bijis. Bet, ja tu nonāc tādā kompānijā, kāda ir tā pirmā reakcija un kāda tev vispār bija pirmā reakcija, kad tu atver telefonā to ziņu un noskaidro, par ko tev apsveic? Tāds šoks, protams, bija, jo es jau nekad sevi tur nevērtēju pēc kaut kādiem apbalvojumiem. Man ir tāds tā kā pārsteigums, es teiktu, vairāk. Es īsti nevaru jums nosaukt kaut kādu iemeslu, par ko man tas ir piešķirts. Tas jāprasa droši vien ir ordeņu kapitulam, kas to izlemj. Es domāju, jā, tā bronza, bet kāpēc tad man, jo tur Šilovs bija MVP pasaules, viņam vajadzētu piešķirt. Varbūt par tiem gadiem, kas ir aizvadīti, jau 20 gadi izlasē ir pavadīti. Tā kā es vienmēr esmu centies no sirds ieradies, kad var. Bet es to neuzskatu par savu tādu kā sasniegumu, vai tas ir droši vien visa hokeja kopā. Vairāk es gribu pateikt paldies saviem komandas biedriem un treneriem, jo bez viņiem skaidrs, ka ne es, ne citi nebūtu to dabūjuši. Jo komandas sportā kaut kādas individuālas apbalvojumus, es domāju, ka reti vispār piešķir. Tā kā man tiešām tāds ļoti patīkams pārsteigums. Protams, ka es esmu priecīgs, jo tas ir liels gods saņemt tik augstu apbalvojumu valstiski. Jā, es gribu teikt, ka esmu valsts patriots un man tas ir liels lepnums, bet tas ir arī tāda liela atbildība tagad. Bet bronzas čempionāts, visi bronzas medaļnieki, kuri bijuši pie mums, mēs arī nevar nepajautāt. Tomēr tās atmiņas un liekot kopā tā atslēga, kas bija, jo bija dzirdēta arī tādi citādi, kāds bija Daugaviņš ģērbtuvē, tāda arī bija arī komanda. Kāda bija kopumā? Es pirmo reizi tādu citādu dzirdu, bet... Kāda bija tomēr tā komanda, jā, tā bronzas komanda? Tas bija, kaut kāds unikāls gads. Es saku, toreiz pēc tiem 2 zaudējumiem, parasti viss būtu sabrucis. Un tad notiek kaut kāds tas brīnums, kad arī Haris ienāca toreiz, saku, parasti jau mums sabļautu dusmīgi, tur, ka zaudējumu atrastu iemeslu, kāpēc zaudējumu... Ienāca tādā pārliecībā, ka viss būs kārtībā, tikai jānotic. Tā kā visa komanda bija tādā, ticībā. Klusi, neviens nebļaustījās ar skaļiem lozungiem, neviens nepanikoja. Mēs nācām ar prieku. Mājas čempionāts, protams, varbūt tas deva to, ka tev tā atmosfēra ir forša. Tad viena uzvara, otra uzvara, kaut kā noticējām. Es saku, tur varēja redzēt, ka vienkārši tā sitās viens pa otru. Tur brīžiem mūs tur rāva gabalos, bet tur viens nokrīta galva, nobloķēja otrs. Bet tas varbūt bija no tā, ka tā ģērbtuve bija tāda pozitīva, tāda, pat negribu teikt pozitīva, es gribu teikt tāda tā kā nofokusējusies uz to savu darbiņu. Atstrādāsim, pēc tam ejam atpūsties. Treneru korpus ticēja mums, fani mūs dzina uz priekšu beigās un notiek tādas lietas. Un, ja tā paņem beigās, ka mēs to, kad LHF balle bija kaut kad jūnija vidū, kad tā gada balle tāda. Jā, Latvijas un tad tās vēstules toreiz, ko vēra vaļā, kas bija pirms čempionāta sarakstīts. Un tad tu redzi, nav tā, kad kāds tur samuloja šogad, es ticēju, jo tas bija uzrakstīts pirms čempionāta, un ka katrs bija ierakstīts. Šogad ticu, kad notiks, tas vinēsim kaut kādu medaļu vai pusfināls tur. Un 20 cilvēki vienlaicīgi notic. Laikam tā ir tā, ka zvaigznes sastājās, kad notic visi vienlaicīgi, nevis 10 par sevi spēlē un 10 tic kaut kam. Bet tāds izskaidrojums man nav. Es gribētu
lai mums tā notiek katru Bet gadu. arī bija tas izskaidrojums, es domāju, diezgan, kas nav izskaidrojums. Tagad, protams, ir grūti sadzīvot, tev tās ekspektācijas ir. Tu uzreiz sāc kaut kas drusciņi neaiziet, tev liekas, kā mums tur viss bija tik labi. Cilvēki mainās, tu nomainās 2 cilvēki. Vairs jau nav tas sastāvs. Tagad jūs domā, tie 2 nav, tad nebūs. Tā kā es 20 gadus esmu bijis izlasē, vienreiz ir bijis tā. Ir bijuši gadi, ticiet man, ka jūs tur negribētu ieiet tajā ģērbtē. Tur 3 runā par vienu, 3 par citu vispār citā dimensijā dzīvo. Bet patīkam, ka vismaz vienreiz dzīvē tā notiek, lai tev ir ko salīdzināt, lai tev ir tā latiņa, ka tu zini, pirmkārt, ka tu vari kaut ko sasniegt, tas ir ļoti svarīgi. Vispār Latvijas hokejiem tas gads bija tāds, es nezinu, kas būtu, ja mēs tur vēl būtu izgāzušies. Es domāju, viss būtu aizgājis baigajā, no fanu viedokļa, jo basketbols gāja uz augšu, un mēs tur slīkām, un tad vienā brīdī mēs atdzīvojāmies. Tā kā vajag pabarot. Kādreiz mūsu skatītāji ir kaut ko unikālu. Tā ik pa 10 gadiem ir bijis. 2000. gadā Krievija vinnēja, bija tāds, tad 2006. bija tas mājas čempions, atkal aizgāja pēc tam tāds līdz Soču olimpiādei pa lielam, 1/4 fināls bija, bet tā Soču olimpiāda pret Kanādu tur nospēlēt. Atkal tāds būsts. Vajag pa laikam kaut kādu sameistarot brīnumu. Saliedētību, to var dabūt tikai izlasē. Klubā tādu varētu vispār uzbūvēt, tā tīri teorētiski. Ir bijuši klubi, kur tā notiek, jā. Kuros? Mums Otavā bija ļoti tāds saliedēts sastāvs. Tur Daniels Alfredsons, ko es teicu, viņš to ģērtu mācēja padarīt, tur neviens nekad nesūdzējās, ne par ko. Viņš pats bija tāds bērns hokejā, kurš bija vienmēr pirmais. Tu vienalga, cikos atnāc, viņš bija jau priekšā. Un viņš uz ledus bija pirmais, no ledus vienmēr pēc. Viņš mūsu jaunos džekus vispār, mēs tur tās spēles spēlējām uz ledus. Viņš tā kā kaifoja no hokeja. Un nākamajā gadā viņš pabeidza. Tur tā Otava vispār esot sabrukus tā, ka tur džeki teica, tur tāds bardaks ar to pašu treneri. Bez viena spēlētāja. Viss sastāvs var teikt, es nebiju. bet jā, redz, kā izmainās, ka kaut kāds viens hokejists ir tev tāds līderis. Bostonā bija tāda super nopietnā komanda. Tur nekad neviens nejokoja. Tur bija tik augsti standarti fiziskie. Tur visi zālē kačājās, treniņš beidzās, neviens nerunā, nejokoja. Uzreiz zālē tur svarus cilā atnāk. Tāpēc arī laikam viņi bija tur citā levelā, tajos playoffos. Man Mihalovcē pirmajā gadā bija ļoti labs. Tiešām tāds kolektīvs. Mēs jau tā pa Mihalovcas gangsteriem saukājām. Mēs rītīgi maucām laukumā, un mēs arī ārpus laukuma baigi patusējām kopā. Tādā, ne jau tur ar nodzeršanos, bet vienmēr, ja gāja kāds uzrakstīja čatā, aizējām vakariņās, tad uzreiz nebija tā, man tur tas, kad tā kopības sajūta bija. Otrajā gadā pilnīgs pretstats un viss. Ja, kas mainījās? Nezinu, vadībā viss arī sākās. Tur ģenerāla menedžera atlaida, kurš tā kā būvēja to, un treneri sāka mainīties, tad tur algas aizkavēja, pilsētā tur mērs kaut ko bija solījis komandai, nepildi. Tā kā ārpus hokeja bardaks sākās, un tad tas vienmēr ievelkās. Tā kā Haris teica par sūdzēšanos tajā gadā, kad mēs bronzu vinējām, ka jābeidz sūdzēties. Un, ja negribi, tā kā pasaki un ej prom, un nebija tā sūdzēšanās, jo viņš tā kā vīruss vienmēr. Viens pasūdzās, tad tur tad otri apspriež to, kas sūdzās. Un tad tev nav tā atmosfēra. Tad tomēr 23. gads tas gols pret Šveici. Tas ir tas karjeras gols. Man personīgi, es domāju, tāds svarīgākais gols. Bet tu tā atceries to golu? Es man liekas, atceros, ja tu man prasītu, es varētu, man liekas, katru golu savā karjerā var teikt atceros. Es varu teikt, atceros katru savu maiņu. Man ir tā, ka es saku, man tas ir tāds mīnus, ar ko es sadzīvoju pēc spēlēm, ka man nevajag televizoru. Es varētu uzzīmēt, kur es slidoju, kur gandrīz visu spēli var tev izstāstīt. Un tāpēc es naktīs bieži nevaru aizmigt no tā, ka es eju cauri tam visam.
Kādam tas palīdz, man tas traucē, bet es nevaru to, tāds es esmu, un jā, es pēc sliktām spēlēm, un tā kā no Lietuvas braucām, man tur kūp iekšā viss, un es zinu, ko es analizēju, citreiz nograužu sevi pats arī, pārāk daudz pārmetu sev. Ir tādi, kuram pilnīgi pofīgi, viņš aizmieg, un viņam tas palīdz pat, jo viņš ir labi izgulējies. Bet pa lielam, jā, tas bija tāds man svarīgs gols, jo es nebiju, joprojām vienīgais ceturdaļfināls, es laikam ziedoju visu katru gadu ceturdaļfinālu vienai bronzei, bet, tas tā joks, bet jā, tā mājās grūtā situācijā pret Šveici, kas bija favorīts turnīrā, pa lielam izlīdzināt un iekļūt tajā ceturdaļfinālā un tālāk. Mēs jau zinām, ka ceturdaļfināls ir tas mērķis. Mēs visi zinām, ka tajā vienā spēlē visi brīnumi notiek. Varbūtība ir maza, pret tur trāpies pret kaut kādu Kanādas top komandu. Varbūtība maz, bet viņi ir. Un tajā gadā, nezinu, kāpēc arī pret tiem Zviedriem noticējām, jau mēs smējāmies grupā, ka Zviedri pirmie būdam savā grupā, viņi brauks uz Rīgu. Mēs redzējām to, kā tas var salikties. Un mēs vēl smējāmies, ka viņi atbrauks uz to arēnas ledu, ka viņi tam mocīsies. Un, tā bija tā mūsu iespēja, un tā arī notika uz kartupeļu lauka. Par to golu man gribās pārliecināties, jo šodien noskatījos vēlreiz to Šveices spēles highlight kopsavilkumu. Izstāst to nomaiņu. Mēs zinām, kā tu iemeti, bet kā tu tika līdz tam, lai iemestu vispār. Tajā brīdī mums tā aizsardzības zonā tas čips, parasti es skrietu krosā, ka Balcers dabūja ripu uz tā pusborta mūsu zonā. Bet man nebija vairs iekšā, jo tā maiņa jau bija kaut kādas savas 40 sekundes nogājusi. Man vajadzētu būt tajā vietā, kur Ābols dabūja to ripu. Un tad Ābols skrietu pa to malu. Pilnīgi otrādāk vajadzēja būt. Bet es tā apskatījos, man ir jāmainās pa lielam. Bet tajā brīdī, tu kaut kā, redzi to, ka tas Rūdis to ripu izsitīs savu, es nezinu, no kurienes Rodim tajā brīdī tāds uzrāviens parādījās. Bet tur arī labi tā ripa nolendingoja tā, ka viņi neaizgāja uz priekšu, jo Rūdis viņu izsit cauri, viņi uzlidoja gaisā un tā kā palika, tā kā futenē, kad ar spinu iedod bumbu, un Rodis aizskrēja. Un tajā brīdī es biju viens savā malā, kur man it kā nebija jābūt pēc taktiskiem zīmējumiem. Es tur slēdzu iekšā kājas. Es visu ceļu slidoju pilnā ātrumā. Es zināju, ka Rodis man dos to piespēli. Mēs treniņā šito esam. Gan es viņam šo parādu metienu, ka aizsargs sāk tev bāzt, tu vienkārši slidi. Un tajā brīdī es visu ceļu domāju, tā, ka viņš man dos, galvenais, lai tā ripa nepalacās. Jo, kad tu plēsi, tad brīdī viņi izkustās, un tu viņi var aizplēst, jebkur. Un tā piespēle atnāca tieši uz apakaļ vēl. Parasti viņš man deva uz kāju, lai vantaimeru mēstu. Bet te viņi bija tas leņķis, tas aizsargs jau labi nospēlēja, kad es parasti to metienu baigi nelietoju. Bet viņu ievilku, un es jau teicu, es tikai metu pa gaisu. Man nebija tā, ka es tur mērķēju tuvajā devītniekā. Tu vienkārši zini, ka tev jātrāpa augšā, jo vārdsargs kustās, un lai ripa nepalacās, lai tu vari spēcīgi uzmest, jo tur ir ātri. Viss salikās, un tad jau tur sprāga emocijas. Zin kā, basketbolists citreiz, mēs redzam, viņi tur izmet to trīspunktnieku un jau skrien atpakaļ aizsardzībā, jo viņš pēc izmešanas jau zina, ka būs iekšā. Tad, kad tu izdarīji metienu, tu zināji, ka būs? Hoķī laikam tas notiek tik ātri, kad nav laika padomāt, vai ir vai nav. Es metu, es sev vienmēr katru metienu, ko es izdaru, es cenšos, es nemetu tos uzmetienus uz vārtiem tādus. Man tas ir nepatīk šitie tādi mešanas pēc. Bet tā kā es metu, ja man nāk tā ripa, tad es katru metienu cenšos iemest. Tāpēc es saku, vajag dabūt to spēku, jo tad tu vari izsist cauri. Ja tu neskaties tieši uz precizitāti, ka tev nav laika, tad tu met pa instinktiem. Tu zini, kur tas rāmis ir, un plus mīnus to vietu, un tu krāmē. Krāmē no visa spēka un mēģini noturēt to augstumu, lai tev neuzlido augšā. Bet ticu, es katru metienu tādu bīstam, kas ir tajā, mums hokejā tā, ja paņem vārtus, mājiņa ir uzzīmēta tāda, pa lielam. Tā ir tā zona, kurā katrs metiens ir bīstams. Un ja tu no viņas izdari, tev ir jāteic, ka tu vari iemest. Bet bronzas gols?
Un tur jau arī bronzas gols, jā, es jau to visu zinu. Tur jau Rubis visu izdarīja. Piespēle bija domāta Danam uz tukšiem vārtiem. Dans varēja būt vispār leģenda atbraukt. Cik viņam 18 bija, man liekas, čempionu laikā. Viņš jau tur Kanādai Zviedriem iemet. Un vēl es saku, tas Hairs toreiz uz soliņa laidījuši jauno ar veco kopā, overtājumā. Man tie overtājumi patīk, jā, Tas mans, ko es ļoti baudu hokejā 3-3 uz lielā laukuma. Bet tur varēja būt, jā, tur centimetri. Bet veiksmīgi, tur visi hokeja dievi. Es nezinu, kā tā ripa varēja atlikt. No tā leņķa, kur es devu Danam, kā viņi varēja uzlidot tā gaisā un atlikt Rubim un vēl noticēt, jo parasti jau mēs skriet aizsardzībā. Tā kā pirmā doma, ka tu kaut ko neprecīzi izdari overtājumā, tu jau, kā tu sāki basītī, tu uzmet un tu jau spēlē aizsardzību, lai neielais. Tur viss salikās, saku, ka mēs bijām aiz vārtiem un tikai labākajā vietā. Ar šitādu seju, jo, ja tur būtu centimetrus augstāk, tur varēja arī būt man sejā. Man patika, jo tieši Tamperē tās mēdīs sēdvietas bija tieši aiz tiem vārtiem augšā. Es filmēju pagarinājumu, man liekas, ja būs, tad jāsaglabā. Man patika, ka pēc tam cilvēki atzīmēja to, ka tieši tajā brīdī, sekundi pirms viņš izdara metienu, halē ir tāds pilnīgs klusums. Klusums, tu dzirdi, kā uzšķeļ pa to ripu. Un tad ir, 120 decibeli, un man tagad vēl skudriņas skrien par to tā runājot. Protams, es domāju, ka tiem, kas mīl hokeju Latvijā, šis notikums ilgi. Man arī kā sportistam, tu jau necenties par to, tas ir sasniegums, tas ir patīkam, un atceries kaut ko savu labāko dzīves mirkli. Arī ir tas skudriņas, ka tu citreiz man palūdzi kaut kur aiziet uz kaut kādu pasākumu, pastāstīt par iedvesmu. Tas ir iedvesmojoši. Man pašam tas ir vēl joprojām iedvesmojoši, ka var notikt tās lietas, ja tiešām tic, un, kā es teicu, bet vienlaicīgi vairāk cilvēku grupa notic. Tu, zini, kā rodās kaut kāda tā aura apkārt izveidojās. Tā medaļa, kad ceļoja apkārt, jums bija tas čats, kur iemet, un tad ik pa laikam kāds kaut kur aizbrauc uz pasākumiem. Tev bija kaut kāds tāds viens pasākums, tāds mīļākais, kur tu parādīji to medaļu? Vai nezinu, kaut kāda tikšanās negaidīta? Vai? Viens konkrēts man nē. Man bija svarīgi droši vien tās vietas ar mazajiem hokejistiem, kur mēs bijām kaut kur parādīt. Tāpēc, ka es atceros sev, ka es biju maziņš satikt vienkārši kādu izlases hokejistu. Tas bija tāds, un savā skolā es biju meitai, man palūdza atnāk liecības izdalīt. Meita tieši 1. klasi bija pabeigusi, un tas tāds, tā kā es pats tajā skolā mācījos, un tad es arī, jo tagad skola ir jau sadalīta tur vairākās skolu, teritorijā, tur jaunas ēkas, ir man meita jaunajā ēkā mācās, bet es arī pēc tam biju aizgājis uz tieši skolas daļu, kur es mācījos, satiku savus vecās skolu, tā kā atnākt uz skolas gaitu, man palūdz un satiku savus sporta skolotājus. Tas tāds, laikam, īpašs brīdis. Protams, ģimenē, kas mums bija vesela pasākums, tur sagaidīšana mājās, man sagaidīja, ka gribēja pārsteigumu uztaisīt, bet aizmirsa man no ģimenes čāta izņemt. Viss saplānoja ar tevi. Tur tā kā... Tikai nesakies Kasparam, kas tā veidoja. Bet, tās vietas bērnības, laikam, vietas, hokejs, skola, tādas īpaši, kur vēl visi brauc pa saviem, kas ir attāli, laikam tālāk no Rīgas reģionos, kā Uvis tur no Ventspils, man liekas, aizvest tur savās tā kā dzimtajās mājas pusēs ir svarīgi. Tas jau rada to tādu, nezinu, bērnības atmiņas. Jo man kaut kā baigi atmiņā ar palicis Mārtiņam Dzierkalam bija tas stāsts, ka bija kaut kāda meitenīte, kas ļoti gribēja, bet tur bija daudz cilvēku pie brīvības pieminekļa, un izrādījās, ka viņi bija tur ziedoņdārzā vai dzīvoja, vai vienkārši tur bija, un Dzierkals... Viņš aizgāja. Jā, un aizgāja vienkārši nofočējās. Un es domāju, ka bērnam tas droši vien nozīmē tik daudz. Pie sienas uzreiz var piekarināt tādu bildu uz visu dzīvi. Ne, es tagad vēl atcerējos, tāds emocionālākais man personīgi bija Valmierā. Es biju aizbraucis uz zemesardzes, man palūdza pazīstami cilvēki atbraukt pie zemesargiem. Tas ir tāds vidzemes lielais bataljons. Tur, nezinu, tur bija
300-400 cilvēki. Nu, tā kā ar visām ģimenēm bija zemesargi. Nu, vesela diena bija veltīta. Tur ar patrijām mani izvadāja. Bet tā, kad tas pasākums sākās, man gandrīz asaras acīs bija, jo viņi tā runāja par manīm, nu, kad es esmu kaut ko tur sasniedzis, nu, ka viņi bija pilnīgi komandieris tur. Nu, gandrīz raudot, teica visu to, cik svarīgi tas mums bija. Es domāju, ko mēs, kas svarīgs? Jūs tur gatavi dzīvību ziedot par valsti. Un, man tajā brīdī bija tādas emocijas, ka tas, ko viņi dara, un izrādās, ka hokejs vēl viņiem ir svarīgs. Tā kā neticami tādā brīdī bija. Es visu dienu tur biju, var teikt, tajā Valmierā. Tas tāds īpašs bija moments. Sākumā viņi teica, tikai neliec bildes, man ar haubicu vadāja tur ritīgo. Es tur iekšā ar visām ķiverēm hokeja kreklā. Es tā braucu, labi, bildes nelikšu nekur, tur ne ģimenē, ne čatā nekādā nelikšu, jo, pat tur var noplūst. Es braucu mašīnā, skatos tādu, pilns telefons paši jau ielikuši. jā, soc tīklos aizgāja, tur skatos tikai nāk komentāri. Bet, tas bija tāds mega emocionāls brīdis. Es personīgi atceros, arī emocionāls bija brīdis. Nirvāna. Nirvāna arī tas, jā. Bet 2014. gads, Latvija, Kanāda, tas bija atminos kopmītnēs skatījos un visas, ko es biju sapulcējušās pirmajā stāvā, jo tur bija tas viens televizors, visur pārējiem internets negāja. Kā, par to olimpisko garu vispār, kā tu atceries Soči olimpiskās spēles, jo sanāk pret Kanādu tu nespēlēji? Nē, es nebiju laukumā, jo es vienīgais gudrīts, kurš aizgāja ēst makarons un vistu tajā pēc Šveices spēles, un vienīgais, kas saindējās, jo vispārēji maķītī paēd, lai ātrāk varētu iet gulēt. Jā, es biju temperatūra, es vēl no rīta aizgāju, mēģināju, man doks teica, vēl vecais doks Kvēps teica, ka davai ejam uz halli, kārtīgi izslidos, izsvīdīs, no rīta, kaut gan nebija rīta treniņš, es tur biju ar, man liekas, mēs 3 bijām uz ledus tikai, un es ar visu to savu 40 temperatūru tur slidoju, tāds trīcošs, un reāli tā izsvīdu, un nonāk, un tik labi jūtos, es kamēr aizgāju līdz tam olimpiskam ciematam, un atkal bija šitie tā, ka raustījās. Es ar Soči dzīvoju, viņam paprasīju viņa segu, vēl man bija tā, ka man tā kalbasīja, un, bet, unikāls bija tā olimpiāda, protams, bija krūta. Tā ir tāda, kas Vankūverā bija pati olimpiāda, bija baigi forši norīkot. Tur viss bija, centrā. Bet no hokeja viedokļa tajos Sočos bija tāds baigais hypes ap to hokeju sataisīts, jo tie krievi gribēja tā vinēt visus, tur tas saveda savas leģendas un visi kaut kā ka paņems viņus priekšā. Zin, kā bija tā, kurš, un ka tie Somi jau tur uzvarēja viņus, tad bija tāds, apmēram, mājās vēl viņiem. Bet, Sands bija, man tā bija pirmā, kā mans bērnības Elks, es pirmo reizi viņu bija vienā komandā, tā kā pret biju spēlējis, bet tur viņš bija kapteinis, tas tāds īpašs moments. Mēs katru spēli vēl arī, mēs zaudējām grupā visas 3 spēles, es nemaldos Šveicē 0-1, pirmā spēle, tā kā, un viņiem bija top sastāvs, tāds, man liekas, tur visi bija NHL džeki, atbraukuši. Tad mēs ar Zviedriem, tā kā nekritām ārā, mēs tur moments vedam, cik mēs arī iemetām kaut kādas 3 vai 4, 6-4 zaudējām, man liekas, Zviedriem. Nebija 3-5 kaut kā? Vai 3-5, jā. Mēs ar 2 ripām zaudējām. Un Čehi bija grupā, tur arī cīnījāmies, man liekas, 2-4. 2 goli bija iemest, jā. Jā, tā kā katrā spēlē pret NHL komandām pa lielam līdzīgi cīnījāmies. Un varbūt tas arī deva to. Protams, ka tur salikās arī, ka ar to Šveici nācās spēlēt vēlreiz, jo viņi visi tur vinēja un 5. palika. Bet, un tad tu izēji, un vienā spēlē atkal tas notiek. Un tad Kanādas skatījos, ka Lauris tur iemet to golu. Šitā te tur sēdi, un tu tici, tur buries kaut ko. Es pat hallē nebiju, es pat televizoru skatījos. Es domāju, es tur tik sūdīgi jūtos, ka es pat hallē, man liekas, nomirtu.
Tajā olimpiskajā ciematā, kā es tur viens pats biju tajā mājā palicis, tur tā ārdījos pa tiem koridoriem skrēju, bet, protams, mēs bijām vienīgie, kas Kanādai iemeta. Pēdējais gols tas pēdējais, bija. Sam uz 0 viņi vinēja pusfināla finālu. Play-offos vienīgi iemetam. Īpaši, forši, un tur arī mājās katlidojām, bija cilvēki, arī lidostā novērtēja to. Tas ir tas hokejistu karjerā laikam tas patīkamais, kad tu atbrauc mājās un tev nav kauns iziet uz ielas, kad cilvēki novērtē to. Laikam tās ir tās emocijas, dēļ kā mēs to hoķi spēlējam, un kad tev bērni, mēs kad uz 6 no rīta no Sočiem ielidojām, un kad tur bija skolnieki, daudz bija cilvēki lidostā. Pēc tam uz skolu brauc, kad ir cilvēki, kam tas ir svarīgi, un ka mēs varam viņiem kaut kādas tās, viņi mums dod pozitīvās emocijas, mēs viņiem. Tu neesi tagad slēpis, ka tas solījums meitai ir tas lielais mērķis, kāpēc tu gribi aizbraukt uz Milānas olimpiskajām spēlēm, bet man nāk uzreiz prātā, bērniem daudz ko saka, daudz ko apsola konfekts, un viņi nākamajā dienā par to aizmirst. Tev ir kaut kāda ideja, kāpēc tieši tas solījums ir tā izrādījies tik ļoti svarīgs, būtisks? Man sieva vienmēr atgādina, vispār jau ne tikai par šo solījumu, ka bērniem nedrīkst melot. Par solījumiem ir sevišķi. Tas tāds mums ģimenē, ja tu tiešām pasaki, aizvedīsi tur randiņā meitu, tā kā tev ir jāaizved. Lai viņi saprot, ka mēs viens otru cienam, audzinot bērnus. Es jau jums esmu droši vien teicis, es neatceros, ka es esmu solījis. Tiešām, man nav, bet man meita pastāstīja, kad es esmu to teicis, un tad es tev saku, ja es esmu solījis, tad es to izdarīšu. Bet šajā procesā visam ejot, es tāpat gūstu baudu tagad atkal. Tas bija tajā brīdī, kad es neredzēju, kā es to varu izdarīt. Un forši, kad ir cilvēki apkārt, meita tā kā uzrunāja, nepierunāja, bet runājot ar Hāri arī pēc tam, kad tev ir, kad neļauj padoties grūtos brīžos. Tas ir svarīgi ne tikai man kā sportistam, bet vispār par dzīvi, kad tu es redzētu kaut kādas, ka tev problēmas dzīvē, es labprāt tev palīdzētu. Tas nav tikai ar sportu saistīts, kad ir blakus izpalīdzīga roka momentos, kad tu esi vājš. To es ļoti cienu. Tas ir tāds lielākais ieguvums, ko es no visu šī esmu sapratis. Vairāk spēlētājiem, man liekas, stāstījuši. Tad, kad tu izlēmi Slovākijā, tad tu viņiem piezvanīji pirms tas tā publiski kļuva. Cik garš bija tas saraksts tiem cilvēkiem, kam tu zvanīji? Es pazvanīju sievai, pateicu, tā kā viņi bija visi tur FaceTime, ka es nevaru vairs, ka es rītā iešu, pateikšu trenerim. Tad jau, ka es pateicu, es pirms vēl nonāku presē, pazvanīju Laurim, Mārčam, Edžam Masaļskim, tie man tādi tuvākie, mēs tur ar golfa grupā vienkārši viņiem uzzvanīju. Es neatceros, vai es Harim zvanīju, man liekas, zvanīju arī Harim pateikt, ka lai viņš zina, ka tur nevajag plānus kalt uz decembra pauzi ar manīm. Bet tas redz, kā salikās arī, kad nebija tajā, es tagad tā sāku domāt, tas bija novembra sākumā, bija izlasēm pauze. Un parasti tu esi pieredzis, ka tu atbrauc gan mājās, tur 1-2 dienas, tad kaut kāds turnīrs, tu uzņem to kaut kādu to enerģijas lādiņu ar izlasi. Un tajā gadā nebija, man liekas, vispār spēles. Nekur. Es atbraucu mājās, 3 dienas te nosēdēju, un man tā negribējās braukt prom. Es saku, tas man laikam bija, ka es atceros, man sieva teica, ka pirmo reizi tādu redzēju, kad ved uz lidostu, ka man gandrīz asaras bija acīs, kā es negribēju braukt prom. Un būtu tā izlase bijusi, es domāju, tad jau te nedomāt par braukt, aizbraukt, nospēlēt, uzņemt, tad cīnītos visu laiku. Bet labi, ka tā bija, jo kas to lai zina, kā būtu noticis savādāk. Bet tu teici, ka tās maiņas tu atceries ļoti spilgti karjeras laikā, gols no 2013. gads. Jā, tā sēdēja ilgi. Tā ilgi sēdēja, jā. Bet šogad arī atgādināja kaut kas vienā podkāstā Garklāvu Kristīnu. Mums te tāds viens momentiņš ir, un es jau zinu, kurš. Bet tīri, tas moments noteikti tajā ietilps, bet tīri karjeras ziņā, tu tieši pieminēji pa Bostonas Bruins, ka tā bija komanda, kur bija visi tādā top līmenī, ka, laikam, katrs vairāk sev darbojas nekā kā komanda. Tā bija tāda, komandas ziņā,
meistarības autoritātes līmenī augstākā vispār? Es negribu teikt, ka meistarības līmenī. Tur bija reāli tādi cīnītāji savākti. Tur lielākā daļa bija, tad, tur 4. maiņa varēja salauzt tevi un kastītē, saspiest. Kas tur spēlēja? Thorntons bija Campbells, kas salauza kāju tur pret Pittsburghu toreiz, ka viņš tur 2 minūtes laukumā pavadīja, tur pārlauz to kaulu un Pajē bija Denijs Pajē. Viņa bija labākā 4. maiņa līgā. Tas Thorntons arī varēja iemest, bet, un tad tev 3. maiņa. Es atceros, vienā brīdī tev Segins tiek apmēram vispār healthy scratch. Tur Ričs Peverlijs, kas 6 miljonu pelna, viņš bija pirmajā spēlē healthy scratch, es spēlēju. Tā kā tur bija izveidota tāda reāla rakstura komanda cīnītāji. Protams, bija, ja tu paņem tādu Bergeronu Patris, vai viņš ir tur baigais, tur zīmētājs laukumā, nē, bet viņš tik pareizi spēlē visu laiku. Viņš ir tāds pareizākais centrs, centra uzbrucējs. Viņš visur ir perfektās vietās, viņš šancē, viņš uzņem uz sevīm tos bloķētos metienus, vinnē face-offs visu laiku. Viņam bija blakus Maršāns tur pielikts. Sākumā bija Segins, pēc tam Jāgru ielikta, viņi tur mocījās. Jāgram negāja. Lai cik smieklīgi to teikt, Jāgars tur galīgi neiederējās tajā visā, jo viņam nebija jābūt vispār. Viņu jau iemainīja. Igīnlis Krekls jau bija pakarināts mums ģērbtuvē, ka mēs atnācām uz halli, jo Igīnli bija piekritis treidā uz Bostonu. Pēdējā brīdī Crosbys viņam pazvanīja, viņš aizbrauca uz Pittsburghu. Es domāju, ka tur bez variantiem mēs to kausu būtu vinnējuši, ja Igīnli būtu. Jo viņš bija, kā viņi teica, perfektais Bostonas spēlētājs. Un nākamajā gadā mēs Pittsburghu vinnējām ar Igīnli, un nākamajā gadā viņš parakstīja ar Bostonu, un viņi bija regulārās sezonas uzvarētāji un pirmajā kārtā zaudēja. Tā kā viņš nekad nevinnēja to. Man liekas, pēc tam viņš vēl uz Colorado aizbrauca tur, un tā arī beigās nevinnēja kausu. Redz, kā viņam ar sakrita, tā kā gribēja ar Pittsburghu vinnēt. Mums Jāgars tur smagi krīt ārā no tā kā komandas vispār veidojuma, kā viņi paši pēc tam arī to teica. Tas galvenais treneris tur nezināja, kur likt. To Jāgru mainīja katru spēli, mētāja, meklēja, kur viņam atrast to vietu. Un kaut ko viņš tur iemet, protams, viņš tāds superstars, ka viņš var iemest, bet tāda mašīna, kā tā Bostona bija, saka, tur katra maiņa bija tas Lučičs, Kreičī un Hortons bija. Viņi tur vispār katru spēli met iekšā. Katrā raundā kāda maiņa paņēma tādu, tā kā golu. Es tur sēdēju, es vienkārši biju tik priecīgs būt tur. Un tādi forši, džeki, tā kā izpalīdzēja. Visi ļoti nopietni, bet, piemēram, jo kaut ko vajadzēja vienmēr tur Veids Redens bija pirmais numurs draftā, tā kā leģēni, viņš atbrauc, viņš vispār, man liekas, nevienu spēli. Un Pandolfo vēl, kurš jau bija veterāns, tāds 40-gadīgs, kas jau kausus bija vinnējis, ko paņēma, jo viņš pats no Bostonas bija. Viņš, man liekas, arī nevienu spēli nenospēlēja. Viņš bija mums tā kā braukāja līdz, mēs tie healthy scratch, kas trenējāmies. Un, bija tāda jauda. Viņiem tas fiziskās sagatavotības treneris bija tāds NFL, tur trenējis kādreiz. Viņam tie drastiskie noteikumi bija tur. Es saku, es tur vienīgais biju tā kā ar tauku 10%. Man tas bija tā kā labākais. Sev bija nodzins, saku, es nevaru vairāk. Un viņam bija noteikums 8 jābūt. Es saku, tad es vispār neēdīšu mēnesi. Paldies Dievam, ka man tur sastāvā lika, tad viņš no manīm drusku atšuvās. Jo es tiešām tā kā centos dabūt to 8, bet es nezinu, kā to izdarīt. Man tā uzbūve pilnīgi savādāk. Tie sāniņi ir, kā viņi pamēra, tur es te varu būt tā, kad spiedīsies ārā muskulis un tev šodien pamērīs un viss. Un tev tas procents uzreiz ir pilnīgā pakaļā. Bet viņi visi bija zem 8, tur šeipā, tur tas čēra pat 30 pāri reizēm pievilkās testos. Tagad jau viņš bija maratons, cik viņš traki džeks, viņš to riteni tur brauc, bet viņi visi bija spēcīgi, ir tā kā labi hokejisti, bet ar tad vēl labu raksturu, priekš hokeju. Kreičī arī, man liekas, labi, tur tos spēlētājs var saukt vienu pēc otru, vienkārši tādas, kā saka, tie hokeja IQ, tas ir vienkārši neaprakstām. Trešā maiņa bija Kellijs, kurš bija no Otavā ilgus gadus, tāds tā kā līderis, paraugs, darba ziņā, centrs, Peverlijs. Un tad Jāgars vai Segins tur spēlēja, vai es biju kaut kādās spēlēs. Tad tā 4. maiņa bija
ļoti jaudīgi līdz Campbells salauz kāju pret Pitsburgu. Un tas ir tāpēc arī, kāpēc es tur tiku sastāvā pēc tam. Labi, bet pretī arī, kas pa komandu bija Čikāga ar Keinu Tejus, tas praims tas viņam arī bija. Viņi 3 Stanley Kausus vinēja pa lielam ar vienu sastāvu. Tas ir unikāli, cik tās NHL komandas ir, kas kaut kādu 10 gadu laikā, Detroit, es atceros, bija tur 2000. Gados, tur bija tad jaudīga, kas vēl noturēja to sastāvu, ka tu vinnēji kaut ko. Viņiem tas aizsargu kors bija tāds tur Čikāgā un tās 2 maiņas pa lielam pārējo tur 3. 4. maiņu viņi varēja tur mainīt un tāpat vinnēja visu laiku. Lotāram ļoti gribās paprasīt par Eriku Karlsonu. Viņš bija mīļākais spēlētājs. Nē, no Erika... Teiksim, paprasīt viņam. Es neatteiktos. Es uztaisīju selfiju tieši, kad bija Čehijā, kas bija 24. gada pasaules čemps, ka viņš gāja. Bet tīri par tādā individuālā, tajā meistarības ziņā, viņš bija tāds spēlētājs, kur tu redzēji, ka viņš ir galsties pārāks par visiem. Vai ir kāds cits spēlētājs tavā karjerā, kur tu redzi, ka tajā brīdī, kad to viņi spēlēja, viņš bija kaut kas tāds kosmos, kur vispār nevar sasniegt. Viņš ir pilnīgi pofigists. Bet tas ir viņa trumpis nenormālais. Viņš tiešām nebaidās kļūdīties, un viņam ir tāda pārliecība tajā laukumā, bet viņa ir skaidrs, no kā viņam rodās. Viņš ir mega ātrs, viņš ir širāds te skelets. Es atceros, no Otavā pirmā gadā viņš svēra 64 kilograms laikam. Viņi tur domāja, kā viņi lai nesalauž. Pēc tam viņš tika tur līdz 70 kilogramiem, tad viņš teica, ka es nevaru paslidot, man svars pa lielu. Viņš bija vienīgais hokejs, kuram nebija atļauts iet uz trenažeru zāli. Viņš aizgāja, tur 3 minūtes riteni pagriez, iesildījās, futeni uzspēlēja, pingpong spēlēja, bet trenažeru zālē es viņu neredzēju vispār nevienreiz sezonā, ka viņš tur svarus pacelātu vai... viņi teica, ka viņam ir kaut kāda tā muskuļi, jaudīgie muskuļi, ātrās šķiedras ir. Viņš bija eksplozīvs. Es atceros, Buffalo mēs spēlējām izbraukumā spēli. Viņš no zilās līnijas vairākumā, viņš tur savējo to zem sevīm novilka un sāk iet tā, un viņam no aizmugurs visi to ripu, tas, ko viņš apspēlēja. Tā ripa bija uz sarkanās līnijas. Un viņš nokrita tajā pretinieku zonā. Un Drūrijs skrēja nulē. Viņš bija kaut kādi 10 metri viņam priekšā. Viņš bija gandrīz pie sarkanās, un Eriks tikai piecēlās kājās viņu zonā vēl. Un viņš viņu noķēra līdz zilajai līnijai. Viņš pat neieslidoja. Es vienkārši skatījos. Bet man viņš bija baigais čoms arī. Mēs blakus dzīvojām. Es saku, tie stāsti man ar viņu ir... Viņš sēdēja, viņš tik daudz spēlēja, tur pat 30 minūtēm dažas spēles. Viņš saka, man vajag atpūsties, tev es uztaisīšu noraidījumu, tu tīks laukumā. Viņš pieslidoja vienreiz. Es visu laiku sēdēju, viņš vienmēr sēdēja man blakām. Viņš vienā vietā sēžas, un es biju tā kā tur 4. maiņā uz to mazākumu, tikai sēdēju galā, vienmēr tie elkoņi uz borda, zin kā NHL, viņš tā vienmēr pārlec te. Viņš saka, gribu spēlēt. Es saku, jā, skaties. Nākamajā maiņā vienojas kājas norāja. Viņš 2 minūtes sēž atpūšās, es mazākumā tieku. Tā kā, bet jā, viņam gara nūja nenormāli. Viņš ļoti spēcīgi plauksts metienu. No tā, ka viņam tā nūja gara un mīkst, viņš baigi lādēja ārā un slido. Tas, ka laikam Zviedriem lielākai daļai, Alfredsons viņam tāds mentors vēl tur bija, tā kā tētis un stūrī. Es neredzēju, ka viņi var nogāzt stūrī. Tā kā viņš iet tajās cīņās, viņš šitāds skaliņš. Un viņš visu laiku iznāk ārā no tās divcīņas tā kā ar ripu. Tas kaut kā, tas ir laikam, kāpēc viņam tā pārliecība radās tāda. Viņš tiešām tik brīvi jutās tajā laukumā un tie punkti viņam nāk. Skaidrs, ka tu vairākumā tur spēlē ar tādām vēl tur Alfredsonu un man bija kaifs skatīties viņu tieši. Tajā gadā viņš arī izšāva tādu pārliecinošu labāko sezonu. Labi, pēc tam San Jose viņš tur tos 100 vai cik punktus savāca, bet to es, protams, neesmu redzējis dzīvē, tikai highlightos.
Bija unikāli. Normāls zvaigznes līmenis, kad es aiziešu speciāli uztaisīt noraidījumu. Bet es tieši skatījos šorīt Pitsburgas pēdējo spēli, un tur arī amerikāņu komentētāji tieši par Karlsonu teica, ka viņš ir tur, kur viņam nav jābūt, bet labi, ka viņš ir tur, kur viņš ir šobrīd. Un tas ir vēl nezinu, cik viņam tagad 37, 38. Viņš kaut kādi 5 gadi jaunāks par manīm varētu būt. 90. gads. Tad 2 gadi tikai, jā. Labi, bišķiņ jaunāks nekā es viņam devu 3. Es viņu kādā ostrovā redzēju, viņš, man liekas, drusku garāks vēl ir izaudzis, un man tikpat tievs. Es domāju, ka viņš nesvar vairāk kā 75 kg tagad. Bet ir kāds Latvijā hokejs, kurš ir nenovērtēts, skatoties tieši kā viņš spēlējis karjeras laikā, varbūt nav savāds tik daudz punktus, varbūt tik daudz turnīros nav spēlējis, bet tev šķiet, ka viņš tomēr ir lielāku uzmanību pelnījis. Ja tu man ātrāk būtu uzdevusi, es tā padomāt, dziļāk papētītu, kas ir... Pēdējais 5, labi, 10 gadi varbūt. Pēdējie 10 gadi, kas... Man liekas, Lauris Dārdziņš vienmēr bija tas, kas varēja uzspēlēt NHL. Ja viņš gribētu braukt prom no Latvijas un pacīnīties tajos, drusku tajā, bet varbūt viņi tur būtu sabūti. Es nezinu, tā, man liekas, no talanta viedokļa, Lauris noteikti bija tas spēlētājs, kuram vajadzēja vismaz vienu spēli NHL uzspēlēt. Mārča, viņš bija perfekts materiāls priekš NHL hokeja, man liekas, Karsums. Tā kā nepaveicās, man liekas, ka viņi no tās Bostonas aizmainīja toreiz. Jo Tampā tur viss ar pārmaiņas bija vai uz citu organizāciju, bet viņš iederētos, tur 3., 4. maiņa, tur cilvēks laust uz pusēm. Ja meistarība viņam ir, tad viņš bija ātrs, spēcīgs. Kas vēl man tā uzreiz tā uz sidentu man uzdeva tad grūti jautājumu. Kas mums tagad šogad, piemēram, Balim noteikti. Es redzu, ka viņš var vairāk spēlēt, ja viņš tiks prom no tās Floridas. Cita komanda. Viņš nebūs tur top 4 aizsargs, bet es redzu, ka viņš tajā top 6 stabils. Tāds, kas spēlēs savus 17, 18 minūtes kaut kādā, varbūt komandā, kas ir uz robežas ar playoff. Viņam tas ātrums un slidojums atļauj spēlēt 17, 18 minūtes kā aizsargam. Tad arī varbūt radīsies pārliecība, jo Balis jau ir īstenībā uzbrukošais aizsargs. Tagad viņam sanāk, ka viņi liek iekšā visu laikā 6, 7, kam ir jābūt tam tā kā stay home aizsargam. Viņš jau nav tāds, viņš veidot var. Galvenais, ka viņiem tur 3. pārī abi tādi vairāk uzbrukoši nekā uz aizsardzību. Jā, bet labi, viņiem redz, tas dīkors ir spēcīgs. Tāpēc arī viņi ir, šogad viņi tur drusku pēc čempionu hangovers viņiem iet, bet saprotams, ka pēc tur traumas, bet viņi būs playoffā noteikti Florida. Atgriezīsies Barkovs, Mutants būs sadzījis, un tad būs atkal playoffā pavisam citu komandu. Kas vēl? Jaunie džeki, mums ir jaudīgi. Es ceru, ka viņus, tas pats ar viņu, viņš ir zirgs. Es viņu saku, viņš man bija darba zirgs. Es viņam tādu iesauku devu, viņš Mustangs, tāds ritīgs. Viņam tas Amerikā tas hokejs, tas būs tas, kur viņš var. Viņš ir garš, spēcīgs, ar tādu lielu, plašu soli, ātrs priekš augumu. Tā kā tur mīl tādus hokejus. Vilmans noteikti dabūs spēles kaut kad. Agrāk vai vēlāk arī. Redz, tā Floridā jau tas treneris teica, viņi nesauks viņu priekš 4. maiņas. Bet arī uz tām pirmajām 2 ir grūti tikt iekšā. Tagad it kā vajadzētu būt tam momentam, kad viņš varētu, kamēr tie ir traumēti. Bet to jau redz tās citas komandas. Ja tu esi jaudīgs AHL, viņi skatās. Tur skaut arī vēl turpina skautēt AHL. Ir. Dans noteikti būs. Tas hokeja IQ ir citā līmenī. No latviešiem sen nav bijis tik tāds, es saku, Rodžers un Dans no centriem IQ ir. Es saskaitīju tās valstis, kurās tu esi uzspēlējis, un tad gribās, es nosaukšu, tad Latvija tagad, Kanāda, Amerika, Šveice, Krievija, Vācija, Slovākija. Un tad kur tev bija tāds parocīgākais hokejs un kur tu visvairāk baudīji hokeju? Jo, nevienmēr es viens uzreiz nozīmē teikšu otru. Kanādā junior līga. Man vispār tas bija tā kā mans, es vēl projām, es biju aizlidojis uz
Toronto pēc bronzas tajā vasarā ar sievu un bērniem pie savas tās ģimenes, pie kā es dzīvoju. Mēs tur aizbraucām uz halli un tur vēl visas tās bildes redzēju. Tā kā tajā junioru komandā vēl atcerās. Un, tas bija kaivs, jo tas bija tāds tajā brīdī līgās kosmos, un es tur dominēju savā komandā. Līgā arī bija spēcīgs statistikas, zvaigžņu spēlēju un spēlēju pa lielam pret pasaules labākajiem junioriem tajā gadā. Tur bija visi pirmie numuri draftā - Tavares, Stamkos, Dauti, Keins, Subans. Dzirdēt spēlētāji. Es tā kā ja tu apskatītos to sastāvu, tur Kanādas U20. Gadā, 2006. man liekas, tur Stamkos, Tavares, visi tur bija, viņi visi spēlēja OHL tieši. Kaut kā bija sakrities, ka tur pirmie 30 numuri apmēram draftā tajā gadā visi bija no OHL, var teikt. Tur bija jauda, baigā jauda. Un tur līgas topskorers vispār nebija draftēts. Viņam bija, 140 pāri punkti. Es vienu gadu ar Tavares vienādi pēc goliem bija OHL-ā tur. Es tagad skatos rezultātīvākais spēlētājs tajā otrajā sezonā, ja to domā. Otrajā sezonā, jā. Pirmā sezona bija, mēs vēl bijām Toronto, otrā bija Mississaugā, jā. Tā kā pirmā bija tur smagi, jo mēs tur visas spēles zaudējām, var teikt. Man liekas, mēs CHL rekordu, uzstādījām. Mēs 7 spēles no 6-8 vinējām tikai. Man liekas, kaut kas tāds tur bija. Tur varētu būt smagi pārbraucieni. Bet tie spēlētāji jau bija tāpat tur līgā. Es atceros, Tavares 15 gados 72 golus iemet. Šajā Gretzka rekordu pārspēja kā 16 gadnieks tajā otrajā manā sezonā. Vai pirmajā. Es atceros, mums bija Ošavā spēle, un vēl bija 3 spēles palikuši, un viss tur tā hala bija, tie baneri sagatavot, ka pret mums, jo tad bija pirmā sezona, mēs bijām pilnīgi nabagi. Un, es atceros, man bija spēlē 8 punkti, mēs 10-9 viņus vinējām, un viņš nedabūja to. 10-9 rezultāts? Jā, man pirmajā gadā man liekas, ka līgas top scoringā 20. bija 4 vai 5 hokejs, bet mēs nevienu spēli nevarējām vinēt. Mēs visi spēles zaudējām 7-6. Tur Brians Littles lādēja pret mums pa 3-4 goliem katrā spēlē. Paskaties, Toronto St. Mike Majors, mēs tur vispār bijām unikāli sūdīgi. Tur Taylors Halls kaut kāds Justins Donati bija. Justins pie manis spēlēja, un brālis bija Taylors Donati, vai otrādāk. Justins pie mums, un Taylors bija Belvilā, man liekas. Tas tur nākamajā gadā bija top scorers līgā. Kaut kāds Mets Karija. Jā, Mets Karija arī uzspēlēja NHL pāris spēles. Uzgāja vienu video, kur izsolē tu iegādājies Artūra Irbes plecu sargus, kas bija pirmie viņam spēlējot Nacionālajā hokeja līgā, laikam, jā. Viņš neteica pirmie, viņš teica, ka tie bija tā, 90. sākumā, jā, pirmajās sezonās NHL viņš viņus lietoja, un jā, es palūdzu Artūram, mēs to golfa turnīru rīkojam labdarības kopā ar Ronaldu McDonald Charity House, un mēs visādas lietas tur dabūnam, ko bagātie golferi var iegādāties pret ziedojumu. Es viņu smuki aiznesu pie galdnieka. Es neticēju pirmkārt, ka no Arčes dabūšu kaut ko tādu, jo, es tā kā pa jokam varbūt kaut kas tev ir, ko tu varētu iedot izsolē. Kā viņa lietas tu neredzi vispār. Viņš pats arī nav redzams nekad nekur, nekādos pasākumos. Domāju, forši paskaties savos tur šķūņos, varbūt ir kāda lieta, es domāju, kaut kādu kepku vai, Veigās, krūšsargs apmēram. Tā es viņu aizvedu galdniekam, lai smuki tādā koka kastē uztais ar bildi, ar visām šiltītēm, metāla pasūtīju aiz stikla, tā kā ielika. Protams, viņš bija uz ķīmisko jāved, jo tur jau pelējums bija iesācies, lai viņš nepelē tālāk. Tā kā. Un es to aizvedu uz izsoli. Un tā izsoli gāja. Es beigās sievai saku, ja neviens vairāk nesolīs, es uztaisīšu nākamo soli. Tā kā es biju, man liekas, tāda relikvija. Es jau zinu, kā kopā uzspēlēju, un es viņu nopirku. Jā, pats savā izsolē paliem nopirku un to naudu. Es saku, tā nav tāpat labam mērķim aizgāja bērniem, un man mājās viņš stāv, un es esmu lepnis, ka es to nopirku. Pamēģiniet dabūt kaut ko no Arčes, no ekipējuma. Kaut vai kepku. Bet tev ir arī kaut kāds cits relikvijas? Tu kaut ko kolekcionē vai
tā nav tava lieta? Man ir Tavares un Noja Džons. Tad, kad OHL zvaigžņu spēlēs, nezinu, tā kā man likās, ka tas Greicka rekords, ko viņš pārspēja, tad viņam nav nekur pielikt. Es neesmu, laikam tāds. Man tie spēlētāji, ar ko es kopā, laikam, pabiju, tas man svarīgāk ir. Es gribētu no Sanda Ozoliņa, tāpēc, ka viņš man ir bilde liela, tā kā ar Sandi, kur es sīks esmu. Tā ir... Man mamma, man liekas, pat Sandim tādu uzdāvināja. Viņa kaut kur tā kā to jau ierāmētu. Bet, Irbas, man ir savas lietas, ko es... Mamma vāc visu. Es saku, no visiem čempionātiem tās akreditācija kartes vienmēr atved mājās. Viņas tur karina uz tiem pasaules čempionāta suvenīriem, kas ir katru gadu mainās, tad ir... Tā akreditācija un tas suvenīrs apmēram no katra gada krekli. Visi spēļu savējie, ar ko es esmu spēlējis. Sezonā klubos ir savākti. Bet tādu, tā kā kaut kādas īpašas bildes ar Sergeju Žoltaku. Bet tā nekolekcionēju kaut kādas, es zinu, ka Jasonam Spēcam bija unikāli. Es varu izstāstīt ātri, viņam pagrab, tā kā Menkeivs. Viņam var teikt, visu NHL hokejistu ir. Viņš kā izbraukumā kura nav tur paprast pretinieku komandā. Es atceros, viņš to Jāgarnoja. Jāgars viņam bija tā kā elks bērnības. Viņš teica, es viņam 20 vai cik 18 sezonas prasu to noju, viņš nepako nedod. Un Jāgars vienu gadu spēlēja tādu kombatu noju. Viņi bija aizsmērēti ciet, jo kombats nemaksāja to līgai kaut kādu iemaksu, lai reklamētu ekipējumu. Bet viņi Otavā ražoja tās noju un Spēc aizgāja pie tiem viņam čomiem piederēja. Viņš paprasīja Jāgra noju. Pats viņi tur satina, tā kā Jāgars visu lenti sasmērēja un pats parakstījies. Tu, Jason, Jāgars nokupēja. Šak man apnika vienkārši prasīt. Jo es jau krēklu Jāgram arī prasīju, man liekas, cik 3 gadus vairāk. 13. mēs Bostonā spēlējām un Prāgas čempionu. Es jau tur nekaunīgi aizgāju, jo viņš man Bostonā katru dienu teica rītā. Saka, tev grūti parakstīt. Tur tu dogī, no Jāgra, lai es varu ierāmēt. Viņš katru dienu teica rītā, līdz es aizlidoju un nesatiku viņu vairs. Un tad Prāgas čempions iegāja Čehu ģērbtuvē, vienkārši, ka viņš bija uz masažas galdas. Viss paraksti man to krēklu. Es speciāli viņu nopirku tur oriģinālo fināla krēklu. Un, lai ir, tā kā Jāgra krēkls parakstīts ir un Ārčs Nagrudņiks. Es meklēju baltos slidus, turp citu, varbūt kāds tur podcasts skatās, jo baltā slida no Rīgas čempiona 6. gada. Kur viņas ir? Kur viņas palika? Mēs mēģinām atrast viņu, kur viņi varētu būt. Viena slida? Viena, jo viena aizgāja man pēc čempiona, atņēma vienu IHF, tā kā slavas zālē pasaules hokeja tai Toronto. Un tad otru es atceros, ka viņu tā kā man palūdza Sportlands, bija Duntas ielā Sky and More, kur bija Sportlands, un tur viņi bija stikla kastē, tā slīda baltā man. Man viņi tur iedeva kaut kāds Nike botas, es atceros to čipu, kas bija zolē iestrādāts. Bet nav tas Sportlands vairs, un es domāju, varbūt jāpajautā, kad Sportland ir, bet prasīja neviens it kā nezinu, varbūt kāds mājās aizvedas. Būtu interesanti, vai kāds ir mājās, vismaz mājās, vai kāds ir, tur sev to slīdu. Krūta. Es jau biju iedomājies, kāds tā kā Luvrā, apmēram, ir pacēlis kasta, nozadzis un aizlaidis. Nē, kaut kur. Tā kā veikli nav jau vairs tur Sportlands. Bija agrāk, jā, tur iekšā bija tā kā, kur jā, pie botām nodaļā tāda stikla kasta. Kaut kāds boksa cīmnes stāvēja, jā, tādas. Varbūt tiešām kādam kaut kur stāv pie sienas un tagad ir iespēja. Labprāt to labu dāvanu dabūt to slīdu mājās, jo man ir no bronzas čempions savu slīdu arī, kas tādā stikla kastē savu vienu ieliku. Bronzas slīdu. Vienu aizgāja labdarībai toreiz un vienu... Katrā ziņā labu dāvanu var dabūt, tas ir, domāju, diezgan labi var nostrādāt arī. Jā, īstenībā vēl viens jautājums. Tu esi bijis NHL, tu esi redzējis, kā tas notiek. Tu esi Latvijas hokeju apskatījis no visām debesis pusēm. Mani urda tas jautājums, un es mēģinu rast atbildi, jo mēs arī ar Ralfu runājām tagad, kāpēc Latvijai, kāpēc mēs sagatavojam NHL spēlētājus? Es runāju tieši par laukuma spēlētājiem. Viņi spēlē, 3., 4. mājiņa tajās. Es dzirdēju vakar podkāstā. Kāpēc nav tie līderi? Atceries, tā masa, kas ir Kanādā un Amerikā. Tur iedomājies, cik daudz ir, viņi jau ir līderi
tā kā augstākā līmenī no bērnības. Par to pārliecību iet runa arī, tā kā daļēji atbrauc tāds Karlsons, kurš viņš jau var stāstīt, viņš bija beidzis hokeju spēlēt vispār 8 mēnešus. Ēriks Karlsons. Zviedrijā viņš bija tā kā tajā junioru sistēmā, viņi tur neredzēja, un tad pēkšņi tētim pazvanīja, tētis tur, viņi drusku ārpus Goteborgas dzīvoja, tā kā lauksaimnieki, un tas viens nomainījās treneris, un viņš saka, pēkšņi viņš netika junioru sastāvā, un pēkšņi uz lielo komandu viņu paņēma, un tur viņam viss, tā kā ar to domā, bet tie kanādieši, nedomājas, ir cik tās junioru komandas, Kanādā ir 3 līgas. 3 līgas, 60 tur pāri komandas, ir 60 kanādiešu līderi. Tādi tā kā top džeki, bet tur ir... Principā, labi, katrā komandā vēl 3. Rēķina 200 kanādieši, ir katrā komandā 3. Tādi top veči, kas spēlē ikdienā tādā līmenī. Mums jau tu spēlē līdz 14 gadiem te Latvijā ar Ventspili, kad tu, piemēram, atnāci, mums bērnībā bija, es aizbraucu uz Ventspili 28-0. Jā, smuki izskatās, ka tev 14 goli spēlē, bet un tad tu aizbrauc uz Kanādu un tu saproti, ka tur tu labākais no Latvijas atbrauc un tev vajag laiku, lai pievilktos tam līmenim, jo pievilkties vienmēr var. Bet viņi jau negaida Kanādā. Viņi saka, šitie jau visu laiku ir līderi. Tu tur strādā. Tāpēc tu esi visu laiku tajā 4. 3. maiņā. Aizspēlēsies uz 2. maiņu, bet tie jau var visu laiku attīstās. Man liekas, tik daudz tie hokejisti labi ir tajā Amerikas koledžās, cik viņi spēlē, cik junioru līgas, Zviedrijā, cik ir komandas. Paņem... Jā, bet es vienkārši zinu, kā tam meita cauri Norvēģiem kaut vai. Viņiem Zukarelo, viens viņiem ir. Jā, bet redz, viņam arī tā karjera tā kā... Arī īpatnēja karjera. Jā, un pēkšņi tā, viņš bum, tur Ņujorkā kaut kā tā komanda bija tik sūdīga, ka viņam iedeva, viņš tur tajā vairākumā, viņš, labi spēlē vairākumu. Ja viņš izlasē bija vairākumu, un tā Ņujorka tā kā iedeva viņam vairākumu, tāpēc, ka viņš izlasē Norvēģijas, tur Tūresenu, spēlēja un aizgāja, jo iedotu... Nezinu, es atceros, Sotovā spēlē, man iedot vairākums ar punktus tur vākt. Tur bija tāds vairākums, ka tur nevar, cirka lācim iedod nuju, un tur Alfredsons ar spēcu un Karlsonu tev iešķels pa slīdu gribot, tu vari tikai nolikt viņu. Tev kaut kad ir jāsavāc, tajā brīdī, kad tev uzticās, tā kā Stefans da Costa, piemēram. Viņš nespēlēja 5-5, viņš tikai vairākumu spēlēja Ottavā, un tur punktus pat vāc, bet, viņš nebija tas tīm, tā kā cilvēks, Viņš tur daudziem riebās, ka ģērtuvē tur tāds uzbāzīgs ar stūbiem jautājumiem. Viņi pateica, nafig, tur atradīsim citu, kas var vairākumā spēlēt, bet mēs ģērtuvu nebojāsim. Bet KHL viņš ir līderis. Man nav ar tādu izskaidrojumu. Vienkārši no tās, ka tā masveidība tur ir tik liela. Norvēģiem viens kaut kur parādās Slovēņiem caur Zviedriju, bet parādās Austriešiem bija Vaneks savā laikā. Tā kā arī Frebs teica, mums Basītī viens ir mega talants. Cik tu gribi uz Slovēņiem viens hokejists, viens basketbolists. Labi, viņam futbolists tur, protams, ir bijuši riteņbraucējs, jā, bet labi, arī tur iedzīvotais skaits. Un viņi tajā reģionā dzīvo, kur tas sports ir baigā konkurence. Viņi tur visu laiku blakā. Mums jau arī būtu, es domāju, vairāk, ja mēs, tā kā manā bērnībā mums bija tā Baltkrievija, Ukraina un tas Austrum Eiropas hokeja līga. Mums tur baigie tesiņi bija viņiem. Tu jau visu laiku labāks paliec, ka tu konkurēji. Tagad jau kas te aizbrauc, ja tev ir baigi labā bērnu komanda Rīgā, cik viņas ir tik labi, viena līmeņa. Vieni dominē un vieni tur mēģina izdzīvot laukumā. Tev nav tāda ikdienas konkurence. Reku būs Šmits, kas aizsargs. Trāpīs pirmajā būs aizsargs, kurš spēlēs vairākumā. Tā kā uz one-timeru un iemetīs 24 golus. Tur sezonā. Es atceros, tas Surejs spēlēja Monreālā. Man liekas, viņš bija tik tīzels aizsargs. Bija liels, bet tas bija tas laiks, ka tie lielie tur varēja izdzīvot tajā hokejā. Viņš vienkārši šķēla pa vārtiem, un vienu sezonu, man liekas, 30 iešķēla. Bet 5-5 viņš vispār tur nevarēja pakustīt. Un tas bija tas laiks, pēkšņi viss nomainījās, un tad tādi kā Karlsons sanāca. Viss māks lidot, viss tehniski, un tie lielie vairs vienkārši nav nevienam vajadzīgi. Kurš tev bijis karjerā interesantākais komandas biedrs? Tāds ārpus laukuma. Man divi tā uzreiz atmiņā. Ja mēs runājam par kaut kādiem superstāriem. Bija tā izvēle. Nē, Miks Indrašs ir unikāls cilvēks. Tas man saka, Miks ir
Malacis. Viņš ir vienmēr pozitīvs. Es nezinu, tā kā Maršāns droši vien arī. Viņš arī ārpus laukuma tur figūras taisīja. Un treneris tur varēja zem ādas paņemt. Bet Segins vēl, jā, tad 3 Segins, tas bija unikāls. Tām patika meitenēm tusēt. Visi pilsēta, man liekas, visas pilsētas meitenes bija iekarotas. Kas tur bija? Bostonā ir liela pilsēta. Viņš ar Gronkowski bija NFL. Viņi tad labākie čomi bija. Singli, zin kā, ne sievas, nekas. Viņi tur visas Bostonas dāmas, man liekas, iekaroja sirds viņām. Tad tur tie stāsti bija unikāli. Viņš devās izbraukumā, viņš iemeta bildi storijā pilsētām, kur viņš būs. Es vienreiz gāju, lai viņš man palūdza, lai es noeju viesnīcā Ņujorkā pārbaudīt, vai atbilst bildēm meitenes. Es pa koridoru staigāju, un viņam teica, bet tur kāds 7 meitenes bija. bet labs stāsts bija, ka viņš bija aizmirsis, ka viņam ir vēl viena mašīna, un viņš nopirka māju Bostonā, viņam bija tiesības atņemts. To pēc tam mēs uzzinājām, viņa policija apturēja jau pusgadu tiesības atņemts. Viņš prasa, kāpēc? Izrādās, ka viņš nopirka māju, no dzīvokļa bija izvācies, bet viņam pagrabā eskalēts stāvēja tajā daudzstāvu mājā, kur dzīvoklis. Viņš saka, pareizi, es toreiz braucu, man benža beidzās snoripoja lejā, kaut kā viņu noparkoja, un kad viņš nopirka Maserati sev, braukāja, un kad pārvācās uz māju, viņš bija aizmirst, kad tas eskalēts. Tie nevar ar to, te policijas liek soda biļets, jo viņi nevar viņu izvilkt ārā ar nekā. Tad viņš uzzināja, ka viņam ir eskalēts vēl stāv. Unikāls kadrs. Viņi pēc tam arī aizmainīja tur no Bostonas ar visām tām problēmām kopā laikam. Tas jā, tur viņi grib tomēr turēt tādu nopietnās komandas tēlu. Zin kā, vecums mums visiem nāk klāt kādam ātrāk, kādam lēnāk. Un tad, tu esi domājis, ko tu darīsi pēc tam, nezinu, tev politikā, kāds jau pirms gada uzrunāja, vai, es nezinu, televīzijā strādāt, vai influenceris, tur reklāmas jau kaut kādas Instagram laika pa laikam parādās. Es godīgi, nē, politika, es tam vēl neesmu gatavs, bet, kā es teicu, ja tu tiešām gribi kaut ko, izmainīt un panākt, tev ir jāiet tur. Tā kā ja visi tikai teiks, es visu zinu, kā to izdarīt un neies, tad jau arī nekas neuzlabosies. Mani aicināja pašvaldībā, ropažu nākt iekšā, bet, es teicu, es gribu sākumā izmācīties, iegūt izglītību, saprast, ko es daru un varbūt nākotnē atrastos kaut kāda vieta, kurā es tiešām redzu kaut kādu vīziju, kā viņu varētu izpildīt, varbūt ar to pašu sportu saistīt. No pieredzes, zinot, ko varētu uzlabot tajā jauniešu sportā, ka tā prioritāte ir bērnu sports un tautas sports. Man liekas, un daudz lietas, man liekas, ka var uzlabot arī bez lieliem līdzekļiem. Ja ir liela vēlme. Par influencēšanu tas nav mans lauciņš. Man sieva pierunāja, kamēr es biju tajā atbraucis un nezināju, ko darīt. Tas viņa saka, uztaisi varbūt kaut ko tur. Kāda reklāma. Tiešām, ir kaut kas uzraksta, sadarboties, bet tas man nav tāda sirdslieta. Man nepatīk ņemties ar to. Un kaut kur parasti piekrītu vai labam produktam, tiešām kvalitīvam, ko pats lietoju, vai caur kādu pazīstamo, kam palīdzēt, pareklamēt viņa uzņēmumu, bet ko tu reklamē? Man ir līgums ar Tirdzniecības centru Sāga. Tas jau man bija, kamēr es vēl spēlēju, jo es piekritu. Mēs ar ģimeni esam Sāgas vēstneši. Tas ir 3 gadu projekts tāds. Tur tiešām ir man sieva un bērni iekļaut. Viņiem, es prasīju arī viņiem, jo tas bija arī tāda uzsvara, ka mēs visi to darām. Un man meitas ļoti gribēja. Viņām patīk šitā fočēties un video filmēt. Man liekas, tāds foršs, man ļoti patīk arī ar viņiem sadarboties, tā vienmēr pozitīvas emocijas. Bet tur riepas, MMK riepas. Mašīna izmazgā tev. Mašīna, tā kā tas arī patīkami, ērti atbrauc uz mājām, kvalitatīvi. Kaut kāds atlaižu kods? Jā, ir Daugava.
Daugava atlaiž kaut kā. Jā, jūs dabūsiet 15% atlaidi, ja jūs ierakstiet Daugavu. Nu, tagad profesionāls influenceris. Nu. Pašam jāatcerās, kas jāsaka. Bet vēl viena ideja man ienāca prātā no kino. Nav, tev tur piemērs ir priekšā. Nu, radinieks, viens Daugava, viņš jau ir izlauzies šajā. Es jau esmu kino bijis. Kurā filmā tu biji? Es nezinu filmas nosaukumu, bet es esmu ātrās palīdzības šofers tur. Cik gados? Pēc bronzas tajā vasarā es uzfilmējos, tur bija Ieva Segliņa galvenā lomā, es viņu labi pazīstu no bērnības, tā kā es piekrītu. Bet manā radinieka meitajā, tā kā režisora bija Alisa Zariņa un tad palūdzu. Bet man ir ļoti īsa loma, es atveru logu un tur sabļauju uz cilvēkiem kā ātrās palīdzības šofers un aizbraucu. Tā kā ir jau pieredze kino. Nu, tā kā uzrunājiet, ja ir idejas. Bet kāpēc nē? Visu kaut ko interesantu pamēģināt. Es esmu atvērts, ja godīgi tiešām atvērts visu kaut kam interesantam. Es esmu nodzīvojis tajā hokeja dzīvē, tā kā tev ir bijis viens un tas pats. Man liekas, ka vispār forši pamēģināt kaut ko jaunu. Es arī mācos, man patīk un mēģināšu arī vēl kaut ko pēc tam mācīties, ko es nesaprotu, ko es gribu, kas man interesē. Un visu kaut ko interesantu, visādas projektiņas, šovus. Interesanti. Man ēst patīk gatavot, bieži man pajautā uz tiem pavāru šoviem, kaut ko uzgatavot. Man tas tā kā pašam patīk, kāpēc nē? Ja Latvijā būtu dejoša zvaigzne, tu ietu? Nē, dejot, man sieva, es domāju, pat neļautu. Viss, kas ir saistīts ar dejošanu un dziedāšanu, ir kategoriski nē. Tā kā iekšēji man liekas, ka es tik smuki varētu dziedāt. Man tā būtu, starp citu, viena no lietām, kas es gribētu būt, tā kā profesionāls kaut kāds skatuves mākslinieks dziedāt tieši. Bet, šis nav domāts bas. Te var arī pazust pavisam tā balss kādā brīdī. Paslēpt kaut kur? Tā kaut kādā vajadzīgā. Tā mākslīgo intelektu iešūt kaut kad kāklā. Ir jau tagad tās aplikācijas, kas izmaina balsi. Bet dejošanā man nav ritma izjūta. Tāpēc arī, starp citu, to ģitāru Krievijā, kad dzīvoju viens, es mācījos spēlēt pašmācības ceļā. Un tā kā visu to ar pirkstiem var izdarīt, bet nav ritma izjūta. Tas laikam tā kā gan dejošanai, gan dziedāšanai, mūzikai. Es nevaru to pašu trinkšķināšanu noķert. Nedzird laikam kaut kādu. Sieva saka, es citreiz aplaudēju neritmā. Tā kā, ja tur teātrī. Tā kā. Tā kā dziesmu deju svētkos, laikam, kas par Daugaviņu mēs neredzēsim. Bet, skatītājs, man ļoti patīk. Vai kaut mākslinieckais vadītājs, kurš citiem sako darīt? Ja jau tu pats nemāk, grūti ir būt vadītājiem. Tu jau zini, hokejā jau arī ir tāda treneri, kur... Bet, ja vajag palīdzību, dziesmu svētku kaut ko, tad es esmu atvērts. Visiem piedāvājumiem praktiski. Palīdzēt, kaut vai kā brīvprātīgais kaut ko. Man liekas, tas unikāls notikums, kāpēc man neiesaistīties tajā. Man māma dejoja, meita dejoja šovasar. Tas ir vispār unikāls projekts Latvijai. Viss tas hokejs un sports ir otršķirīgs, ja mums ir tāds pasākums. Tur toreiz pēc bronzas jau atceramies. Freibs tur pašrocīgi. Tas arī bija, kāpēc mēs bijām uz pašu galu koncertu. Paldies Freibim. Es nezinu, vai tā beigās viņš tikai piečakarēja visu, ka zinot Freibu, varbūt arī neiedeva. Kaut kādu veco salausto. Es jau neteicu, ka es došu to īsto, bet labi, beidzot uz tādas hokejistiskas notas. Tev ir kaut kāds ierosinājums, teiksim, ja tev atnāktu paprasīt hokeja noteikumos, vajag izmainīt vienu lietu. Nezinu, tur kaut ko mēs gribam pamainīt. Daudz ir. Tad sākam. Pirmais vārtsargi. Viss ar vārtsargiem saistītais. Man tiešām ir tā, kad ir... Es vienkārši paspēlēju tajā laikā ar Arču Irbi, kad viņš līd ārā no tiem vārtiem, tu viņam varēja maukt iekšā, ja viņš nebija savā vārtsarga laukumā. Man liekas, ka vārtsargs ir pārliecinoši drošākajā ekipējumā, kāpēc es viņam nevaru pieskarties? Sanāk, ka viņš tur aizsargā tā, it kā viņš būtu Luvrā tur ielikt stikla kastē. Piemēram, es saprotu, tas vārtsarga laukums ir, tā ir viņa zona, viņš tur kā karalis. Bet tagad viņi jau tur tādi gudrīši palikuši. Viņi izslido pusmetru ārā un tad vēl krīt, tur tēlo, izlīd ārā un viss, tu esi laukuma spēlētājs. Tā kā teorētiski, ja tu ej uz vārtiem apturēt to ripu un met, tā kā skaidrs, ka tie tur elko un nevar dot, bet tā kā plecs plecās, kādreiz vārtsargi normāli deva pretkustībā tev iekšā. Tu paskaties tos highlights.
Jo tagad bieži ir tā, ka tiešām tu netīšām viņam pieskaries. Nu, tev jau arī, kur mēs komentējām, ripa mētājās nav piespiest pret šito, it kā zilajā laukumā, tu viņam stum to ripu iekšā. Man visi treneri to māca kā uzbrucējumu. Nedrīkst, jo tu vārdsargam pastūmi ceļasargu. Es saku, ko viņam, tā jau drīz būs tā, ka viņi vispār nogulsies un šudā, man liekas, ka drusku pa daudz ir aizgājis. Tā kā viņiem pie tādiem ekipējumiem, kas ir, viņiem nesāp nekas, mēs tur bez šitukiem, bloķējam tās ripas, drusciņi tā nezolīda pret aizsargiem ir sevišķi. Tu tur bez sejas maskas, kā oldschoolajā, ķertās ripas uz sevīm, un viņš sēž kaifo un tu beigās neko vispār nevar viņam ne pieskarties, ne pateikt. Zilais laukums tur ir, man liekas, kaut kas ar to būtu tāds pirmais, ko es izmainītu. Un otrais, pirmais izšķaidam vārdsargs aiz vārtiem. Ne jau izšķaidīt, vienkārši viņiem iespringt arī, ka tā spēle tā jau to golu tagad ir tik grūti iemest. Viņi visi divmetrīgi, ekipējumi šidāts te, un vēl pat iestumt ir grūti, bet tagad tu pat nevar stumt. Es gribētu uz kādu brīdi pamēģināt to ar 2 zonām, kā vecajos laikos bija. Man liekas, kaut kādu vienu turnīru uztaisīt. Vai veco aisingu vēl atgriezt arī, kad pārmet uzreiz Vilperi, nevis taču. Tā kā Eiropā pret Ameriku varbūt pamainīt kaut ko tādos noteikumos, lai mums arī Eiropā drusku kaut kāda tā kā atšķirība ir no turienes. Tagad jau, man liekas, viņi visi baigi, kā tur izmaina, tā te izmaina. Par ko mēs jau sen runājam. Spēlē bullīti, kad iedod. Piemēram, es tev tur atdevu piespēli, tu skrien 0 un tev nogāž. Tagad ir bullīts. Tu iemet golu, man piespēli neiedod par to. Tā kā no statistikas viedokļa, tā kā es jau visu izdarīju, lai tu tajā 0 izskrietu, beigās tevi nogāz, tu mierīgi aizbrauc bullīti iemet, tu dabūni golu, es palieku tukšā. Ne plus, vajadzētu dot uzreiz plusus arī tiem, kas bija uz ledus, kad bullīts notika, un mīnusus tiem, kas bija, kas noraidījās. Sanāk, ka bullīts tāds pēkšņi viss noteikumi atceļās, ķip tu uzmet. Tā kā no loģiskā viedokļa, ka tas būtu, kas vēl bija tāds. Bet overtājumā pieņemsim, ja 3-3. Es gribētu 4-4 overtājumā apakaļ. Jā. Man liekas, tāds 3-3 man baigi parocīgi un patīk, kaifīgi uz tā lielā laukuma. Tur ir tāda tā kā apčakarēšana. Tur nevajag būt mega ātram un tehniskam. Tur var arī baigi labi piečakarēt. Bet 4-4 kaut kā, man liekas, tas tam hokejam piestāv smukāk. Tā ir tomēr tāda grūtāka tā cīņa. Ir mazāk varbūt goli, bet man liekas... Es domāju, mēs liekam punktu, un es paņēmu līdzi šis žurnāls. Otro reizi mūsu podkāstā parādās. Pirmo reizi viņš parādījās, kad mēs bijām Liepājā. Bija Aleksandrs Cicurskis šajā pozīcijā pie šī konkrētā mikrofona, bet man ir palicis atmiņā bija šāds žurnāls 2016. gadā. Un man ir palicis atmiņā, tāpēc, ka tā bija pirmā reize, kad man bija vāka raksts jātais, un pie manis viņš nonāca pilnīgi netīšām, jo Jānim Matulim viņš bija jātais, un tad viņam palika slikti ar veselību toreiz, un tad pēkšņi man piezvanīja, tev ir, principā, 2 dienas dabū gatavu. Un tad es zvanīju tev. Man ļoti atmiņā ir, kas palicis, ka tu nevis tā kā, kāda cikos ko, bet tavs pirmais jautājums bija, kas Jānim notika. Cik nopietni, tas man ir baigi palicis atmiņā. Bet vēl viena lieta, kas man ir palicis atmiņā, jo es pieļauju daudz nezinu par to stāstu, kā tu dabūji pirmo hokeja formu, pret ko tu viņu iemainīji. Un ka tu gandrīz varēji arī, varbūt nesākt spēlēt hokeju, jo tev varbūt nebūtu tās formas. Tieši tā. Sāns būtu vinnējis, es domāju, es varbūt nekad nebūtu. Ja Sāns būtu tajā gadā vinnējis Stanley Kausu, domāju, varbūt arī nebūtu hokejists bijis. Kāds bija tas? Dusmas, manas emocijas bija tās, kas man beigās noveda labā nozīmē. Sāns zaudēja pusfinālā vai finālā, Detroitā. Es atceros, tas bija 95. vai man bija cik gada, 8. Tas ir 95. vai kaut kādā vienā gadā viņš zaudēja Detroitai. Un es no dusmām, man bija 2 kolekcijas kartiņu hokeju. Es vienu krāsnī pagrabā noskrēju, kur vēl krāsnes, kur ar roglēm māju kurināju.
Un iemet iekšā no dusmām sadedzināja. Otrs bija ka man viņi ir kaut citā kastē stāv. Tas nākamajā dienā arī no viņas gribēja atbrīvoties, bet es domāju, man kaimiņos bija hokejists Ivars Rudzīts, kurš bija 4 gadu vecāks. Samainīju viņam, jo viņš man uz laiku vienu kartiņu prasīja, un es nemainīju. Tā bija kaut kāda grecka kartiņa, man liekas. Un beigās samainīju pret viņu tā veco ekipēm. Nebija viss pilnībā, tur slids man bija. Šitoki zaļās tās PSRS, biks, tie cimdi līdz alkonim, alkoņu sergi. Un tā, jā, es nokļuvu. Ka man uzreiz jau es hokejā nebija. Es ar to formu uz dīķa visu laiku griezu. Tas jau bija krūti. Pēc tam tā arī nonāca hokejā ar to pašu formu ilgi vēl. Zila ķivera bija tādu CCM režģi, tur sapūšu. Jau, kādreiz tie zodiņi bija tādi, viņi balti vispār oriģināli, ka jauni ķiveri, viņi jau bija oranži, visi ar tie sviedriem tur izpūši. Bet tā kaut kā sagadījās. Kaspar, paldies, ka atradi laiku sarunai, ka atnāci ar mums parunāties. Cerams, ka Deutschland Cups būs tas pakāpiens, lai tālāk dotos jau Eiropas hokeja virzienā, un tad jau olimpiskās spēles arī nekur tālu nav. No tavas modas dieva ausī. Tu esi bijis Milānā? Es esmu bijis Milānā, jā. Vienreiz? Vairāk tur braukājot cauri sanāca, kad Lugano un nometnes bija pie Lugano, tad mēs tur aizbraucām. Bet tā, es neesmu šopingists, tur jābrauc. Galvenās vietas redzējis, kas jāredz laukums. Smuka pilsēta. Jauna hala būs vēl jārauga. Arī redzēs, vai viņi būs par vēl procesā. Kas vēl zina, jā, viss itāļu tempiem vēl. Bet jā, paldies, ka atnāci. Paldies, ka 2 stundas gandrīz izvilki. Un, jānovēl aizbraukt apskatīt ārzemes. Paldies.